Pirmdienā G-Spots Džilingers kopā ar labākajām tiešsaistes spēlēm pieaugušiem BCF Casino. Un pie mums šodien ciemos uzņēmējs Tvino grupas īpašnieks un vadītājs Armands Broks. Sveiks, Armand! Sveiki! Prieks tevi redzēt. Apusēji. Prieks, ka atsaucies piedāvājumam, jo, kā ierasts, tādi turīgi vīri un vēl gados jauni parasti cenšas slēpties no publikas, bet tu šajā gadījumā esi izrādījis zināmu drosmi. Un tad pastāst to savu ceļu līdz Tvino grupas izveidēji, kas šobrīd, kā mēs saprotam, finanšu informācijas tehnoloģijas ir ļoti tas baigi garš jautājums. Pasaki, cik minūtes milzu biznes, mierīgi, brīvi. Okay, nu... Jo piedod, es tev pārdaukšu, jo par tevi ir salīdzinoši maz informācijas. Es varētu uzreiz uz rokas pirkstiem pateikt. Nabadzīgā jaunība, bērnība, kokzāģē ir tavā ļoti grūti izrunāt. Strādājis McDonald's, tad mācies un tu ļoti maz. Bet tu esi gatavs iepazīstināt sevi drusku plašāk. Jā, nu jautājums, cik tālu atpakaļ iet, bet tāda pirmā nopietnā kaut kāda nauda droši vien sākās pirms lielās krīzes, kas bija 9. gadā. Es nodarbojos nekustamo īpašumu. Ja, tad attiecīgi sākumā, nu, es nezinu, cik tālu mēs ejam atpakaļ. Tu biji tas retais, kurš nenobankrotēja tur. Jā, nu tur interesanti sanāca. Man liekas, man pat ir kaut kāda atbilde, kāpēc. Es tur sāku lēnām nodarboties, sāku pirkt, pārdot, kā tās naudas jau sākumā nav. Kā es vispār līdz tam nekustamajam īpašumam nonācu, ir, kad es strādāju Svetbankā, kas sākotnēji man likās, ka tas būs kaut kāds... Tas jau pēc universitātes un pēc augstskolas ekonomika. Jā, es sāku strādāt Svetbankā, un man likās, ka tas būs tas īstais sapnis. Man draugs bija, kas viņš bija, nevis vadītājs, bet vietnieks, Uģis Zemturs tāds toreiz. Man bija viņš tā kā etalons, man likās, man arī jābūt tādam, un tad es tur lēnām iešu tos soļus. Bet tad es kaut kāds 9 mēnešus nostrādāju tur un sapratu, ka tas nebūs, un tie karjeras tās kāpnes, viņas tur ļoti lēnām iet. Ja pieņem cilvēku, viņi grib tur, lai tu esi kaut kādā nākamajā pozīcijā pēc 5 gadiem, vēl nākamajā, vēl pēc 5 gadiem. Tu biji nepacietīgs. Man tas nederēja, jā, es tur 9 mēnešus, es atceros, kas man tāda atmiņa ir, ka es katru dienu skatījos tikai uz muguras pulkstenī, kad būs tas laiks, ka es varēšu iet projām no turienes. Tā kā tie man tādi laiki bija, un es atceros, es aizgāju vecrīgā, apsēdos, saprotu, ka es tikko aizgājis no projām, man nav nekāda plāna, nav neviens cits, kas man taisās ņemt darbā. Tu bez plāniem aizgāji? Jā, es tā kā saprotu, ka tas vienkārši nav mans. Es nezinu, ko es darīšu, bet tas tiešām nav mans. Un tad es sēdēju vecrīgā un domāju, man jāparūpējas par vecumdienām. Es domāju, es nopirkšu 10 dzīvokļus, izremontēšu, ielaidīšu tur īrnieks, un tad tas process sāksies. Piedod mazot kā, bet cik gados tu nodomāji, ka tev ir jāparūpējas par vecumdienām? Nu, cik man bija kaut kāds 20, kaut kāds 22, 23, nezinu. Tas diezgan patoloģiski izklausās. 22 gados parūpēties par vecumdienām. Nu, tāda man bija sajūta, ka tas ir jāizdara. Labi, piedod, turpini. Labi. Ejam tālāk. Nu, lūk, un tad es domāju, nopirkšu tos 10 dzīvokļus, izremontēšu, ielaidīšu īrnieks, un tad tas process sāksies, un tad es pēc tam kaut ko citu varēšu darīt. Bet tie 10 dzīvokļiem tev jāņem kredīts. Jāņem kredīts, loģiski, tev jau naudas nav. Un kāpēc, lai tev banka dotu kredītu? Nu, tur jau, zin kā, tas, kas grib paņemt to kredītu, vienmēr paņems kredītu. Tur vienkārši, man liekas, ir kaut kāda spēja, tā kā, ir noteikumi, un tad tev jāmāk ar viņiem tik galā. Attiecīgi, tu tur varēja... Spēja pārliecināt. Jā, tu tur atrod īpašumu, pirmkārt, kas ir nedaudz lētāk zem tirgus. Tad tu atrod to vērtētāju, kas viņu novērtē nedaudz vairāk. Tad tu atrod bankā, tur nezinu, bija bankas, kas deva līdz pat 3 dzīvokļiem. Un tu uzreiz saki, te taču droši. Jā, te taču droši. Var sakot, bija bankas, kas nedeva, bet pārsvarā visas deva vai vienam vai pat līdz 3 dzīvokļiem kredītus. Tev vienkārši vajadzēja atrast bišķiņu zem tirgus vērtības, novērtēt nedaudz virs, un tad, principā, bez pirmās iemaksas tu tika cauri. Bija tie laiki, kad deva vienkārši kredītus visiem. Bija tādi laiki. Īsi pirms tā burbuļa uzsprāgšana. Īsi pirms, jā. Nu, lūk, un tad es pagāju pirmais gads, es viņus biju nopircis, es viņus biju izremontējis, biju ielaidis īrniekus, un pa to gadu, kamēr es to visu darīju, viņi jau bija kļuvuši, var teikt, 2 reizes vērtīgāki. Un tā kā man tas 20 gadu plāns jau bija tā kā noticis, tad man likās, šitais kaut kas, ko varētu arī nodarboties. Un tad es arī
Tad es arī sāku ar būvniecību nodarboties, kas bija interesanti, kad es pirmo māju, es domāju, ok, es kaut kādu naudas nopelnīju, man tur mamma daudz manā labā darījusi, es tad viņai uzbūvēšu beidzot to māju. Nu, lūk, tad es atceros, nopirku zemi, es domāju, uzbūvēšu dīņu māju, lai tad pusi tur varēs pārdot, būs nedaudz izdevīgāk. Nu, lūk, un tad es, kamēr viņi būvēja, tikmēr, var sakot, viens nobrauc garām, paprasa par cik, vai var nopirkt, tā kā pārdod, un tad tā kā pēc, nezinu, pāris mēnešiem otrs, tad arī to nopirkt. Nu, tad mammai nācās nedaudz pagaidīt, bet tad es jau sapratu, ka jābūvē arī mājas, un tad beigās arī dzīvokļu māju uzbūvēju. Tā kā bija kaut kādas daži labi gadi. Bet tā kā es pats arī visu darīju, pats arī rādīju tiem cilvēkiem, kas grib pirkt, tad, pats, var sakot, ja tu esi visur iesaistīts, tad tev ir tās rokas zemē un tu jūti, kas notiek. Un tad attiecīgi, es, pēdējiem īpašumiem, ko es nopirku, tad sākotnēji, ja bija izsoli, tur bez maz vai visi tev rāva ārā no rokām, tad beigās jau tur 3 mēnešos tev viens piezvanīja, es sapratu, ka šie laiki iet uz beigām, ka jādara kaut kas cits, un tad jebkurš pazvanīja, pat cik piedāvāja, es vienkārši visu atdevu, nometu un sapratu, ka ir kaut kādas nākamās lietas jādara. Bet daudz nebija tik gudri. Es domāju, ka tā problēma ir tāda, ja tu pats neesi visur iekšā, ja teiksim, kaut vai tirgošana dara mākleri, tad tu nejūti tev tirgu tik ļoti. Var sakot, man liekas, ka neturi roku uz pulsa. Ja tu neturi roku uz pulsa, tad tev viegli tur apmānīt ir. Bet, ja tu visu dari pats, tad tu esi tev vienkārši vairāk informācija, ar ko operēt. Un tev jau tās indikācijas bija. Var sakot, ja tu tā bišķiņu uz ielas izaudz, ja tu esi bišķi strīt smārts, tu tā kā saproti bišķi vairāk nekā grāmatās rakstīts. Nedaudz kaut kāds tur priekšrocība tam ir. Jo tāds gudrinieks, kā Jurģis Liepnieks, toreiz nepamanīšu uz to. Katram savs, fokus vai intereses. Viņiem droši vien bija savi varbūt apsvērumi. Lūk, un tad skatāmies, kas notiek tālāk. 2009. gads kaut kādu naudu nopelnīt. Un tad bankas principā pārstāja kādu kreditēšanu, jo viņas visi ir paši uz bankrota robežas. Ja. Un tev uz to brīdi ir kaut kāds puslimons, ja? Kaut kas tāds, jā, kaut kāda nauda ir, un es arī visu dzīvi, kaut kāda bišķi nauda man vairāk ir bijusi. Jā, tur es pat skolas laikā tur kaut kā pamanījos, tur bija pat laika, ka 1000 latu dienā varēja nopelnīt, par to atsevišķi stāsts. Bet vēl mazā atkāpe. Bet nav tā, teiksim, ja tev bērnībā, jaunībā baigi visi kaut kas ir trūcis, ka tev brīdī, kad tu sāc pelnīt, gribās arī baigi tērēt. Man tas tērēšanas tāds fails īsti nekad nav bijis. Man ir vairāk... Pelnīšanas fails. Pelnīšanas fails ir bijis, tērēšanas mazāk. Viņš ir vairāk tāds, ka man kaut kur, es nezinu, kur es vienreiz vienkārši dzirdēju, ka var iztērēt to, ja tev ir kapitāls, tad tu vari iztērēt to, ko tu no viņa nopelni. Tā kā es pie tā kaut kad ļoti laicīgi pieturējies. Ka tā kapitāla vairošana man ir interesējusi vairāk nekā... Es zinu vienkārši arī, cik grūti nopelnīt. Tā kā tas nav tik viegli. Tāpēc arī, lūk, tad mēs ejam tālāk. Tad 2009. gads un Kaut gan pēc savas stāsta tev diezgan netik grūti sanāca. Bija vienkārši pietiekami ilgs posms bez tāda uzkrātā tā pieredze, lai pēc tam tu būtu uzmanīgāks. Ok, labi. Visu portfeli pārdevi. Portfeli pārdevi, un tad ir 2009. gads, bankas pārstājušas kreditēt. Un bija kaut kādas pirmās kompānijas Somijā, kas jau sāka kreditēt, un tad es saprotu, ka tas ir kaut kas, kas jāsāk darīt. Es īstenībā, kad es to sāku, es vispār biju viens. Es nodibināju kompāniju. Man liekas, kad es sāku nodarboties kreditēšanu, man liekas, pat pirmos klientus vienkārši uz lapiņas pierakstīju. Tur vārds uz personas kods. Tas bija tas, kas bija For Finance? Jā, tas bija tas laiks, mēs principā sākām vienlaicīgi ar viņiem. Jā. Mēs sākām vienlaicīgi ar viņiem. Lūk, un tad... Bet tas nozīmē, tie kredīti, ko tu vari dot, tas ir apmēram nosacīt plus mīnus tas puslimons, kas tev ir. Jā, tas bija ar ko sākt. Bija ar ko sākt, lai saprastu, vai kā tas vispār darbojās. Bet tas tu iekšā tajos ātrijos kredītos, līdz ar to ātri arī salīdzinoši ātri jānāk apakaļ. Jā, tur kaut tāda doma ir, tu ļoti ātri redzi, attiecīgi, kas ir maksātāji un kas nav maksātāji. Tā kā tas arī ir tāds... Bet risks pastāv. Risks, protams, pastāv. Un tur arī droši vien tas jautājums par ētiku parādās mirklī, kurā tu
cik tu ļoti izvērtē, kam tu dod. Tu vari tā kā izvērtēt un skaidri zināt, kas tev var dot, un tu tikpat ļoti vari arī saprast, kas skaidri zina, ka nejados. Tā kā tur parādās tas ētikas jautājums. Bet to terminu ātrie kredīti arī principā radīja bankas, kas vienkārši, ja mēs pastamies īsumā... Nolika uz nulles to visu. Ja mēs pastamies tādi īsie termiņi, arī bankās maksā tikpat, cik nebanku kreditēšanā, bet kā bankas vēlējās vienkārši šo nozaru kaut kā tur nomelnot, un tad attiecīgi parādījās tāds termins, un tad slikta aura šim biznesam. Jā, tā kā, es kaut kādā ziņā tam varu piekrist, bet, principā, tas bija tas mirklis, un tā kā vienkārši bankas to nedarbojas, tā bija brīva niša. Zin kā, ja tu esi jauns uzņēmējs 25 gadi, tu redzi, ka tas ir kaut kāda iespēja, ar ko var nodarboties, tad arī tur, tā kā nav iemesla to īsti nedarīt. Īpaši, ja likums atļauj. Jā, likums atļauj, un tajā mirklī tas tiešām tās likums bija identisks visiem termiņiem bankām. Tā kā, tu vienkārši dari to pašu, ko bankas visu laiku ir darījušas. Labi. Lūk, un sākās un turpat bija interesanti. Es tā kā to biznesu palaidu, man viņš likās, interesants, kaut kādu naudu var nopelnīt, bet nav arī nekas tik īpašs. Un tad es īstenībā paņēmu 2 gadus pauzi, un ar partneriem mēs dažas biogāzes rūpnīcas uzcēlām, jo tur man likās, ko nozīmē nav nekas īpašs? Kad tā kā tas bizness strādā, kaut kādu naudu viņš pelna, bet es neredzēju, man varbūt arī nebija vēl tās eksporta pieredzes, es nesaprotu, cik viegli vai grūti ir aiziet uz citiem tirgiem. Neauga pārāk. Viņas auga, bet arī tas nebija kā garlaicīgi. Tas nebija arī kaut kas tik īpašs, un vienkārši bija iespēja, tajā mirklī bija biogāzē tās kvotas dalīja, un varēja, tā kā tur bija skaidrs, Tur arī uzreiz bija nopietni, tur tā kā viena rūpnīca virs 10 miljoni, tur valsts iepirkums obligātais 20 gadi, kad tev valsts obligāti iepirks. Tā kā likās, ka tas ir bizness, kurā noteikti gribās piedalīties droši un visādi savādāk. Un tad es 2 gadi paņēmu pauzi, un ar partneriem kopā mēs uzbūvējām 2 biogāzes rūpnīcas. Kuras tiešām bija arī ienesīgs biznes. Viņas varbūt paveicās, kad viena bija Iecavā, viena bija Jelgavā, un Iecavā arī izdevās vienoties ar pilsētu, ka atdot to siltumu, līdz ar to tas bija daudz īstāk nekā visi pārējie, kas to siltumu pūta gaisā un it kā teica kaut kur nodod. Tā kā tas arī varbūt tā pa īstam bija kaut kāda koordinācija. Tā kā 2 gadi es paņēmu pauzi, pastrādāju sākumu 1. sezonu Zemniekiem, iepirkām visas izēvēles no viņiem, tad viņi saprot, ka rūpnīca uzcelta, mēs esam šeit, tev nav kur palikt, mēs visu tirgojam tev 2 reizes dārgāk. Tad nācās... Tā kā tāds šantāžas. Jā, viņi jau saprot, rūpnīca uzcelta, mēs esam šeit, tev nav no kāda cita pirka, tagad būs tādas cenas. Tad mēs ar partneriem sapratām, ka mums viss tas jātīsta pašiem ir. Mēs nopirkām, man liekas, 1500 hektāru zemi, lai attiecīgi paši audzētu kukurūzu un visas pārējās lietas, kas arī beigās iespējams bija lielākā peļņa bija tieši no kapitāla pieauguma zemē. Jo mēs nopirkām 1500, toreiz vēl par... Un līdz ar to arī zemnieki palaidi lejā, redzot, ka mēs jūs jau paši pārsvarā, mēs droši vien arī no viņiem vai no kā viņi īrēja arī visu to apkārtni pirkām, jo, protams, ir labāk, ja tev viss ir tuvāk, jo tu tuvāk rūpnīcai, jo vieglāk ir visu, vienkārši apstrādāt tuvāk vest un visas pārējās lietas. Bet pēc tam kaut kādā brīdī tikāt vaļā no? Pēc tam, bija fonds, kas nopirka, tas vēl bija tāds veiksmīgs exits. Bet viņš arī tikai pāris, 5-7 gadus atpakaļ notika. Bet pa to laiku ātrās kreditēšanas tirgus jau bija pilns. Pa tiem 2 gadiem. Viņš tā kā attīstījās, un tad es principā sapratu, ka es negribu būt zemnieks, katru rītu zvanīties ar cilvēkiem, kam salūžas riepas vai vēl nekas, kas noticis. Tad es sapratu, es gribu atgriezties finansēs atpakaļ. Un tad principā es biju laikam pirmais, kas atvēra Poliju vispār no visām kompānijām. Un tā bija tāda ļoti interesanta pieredze, jo principā tu reģistrē kompāniju, tu visu dari tāpat kā Latvijā, bet rezultāti katru dienu 20 reizes lielāki. Tas ir iedzīvotājs. Jā, iedzīvotājs skaits vienkārši proporcionāli. Mums ir 2 miljoni, tur 40 miljoni. Bet tajā brīdī viņiem nebija tirgu ātrās kreditēšanas firma? Nebija. Tāds pakalpojums nebija pieejams. To nebija iemanījuši.
Tas pakalpojums kaut kā tikai tad sāk attīstīties. Tas viss sākās ar to, ka vienkārši tas bija pieejams internetā, un līdz ar to internets ir kaut kāda vieta, kur visiem ir viegli atnākt. Ka viss pirms tam īstenībā bija offline, latviski runājot, tā kā klātienē. Un tad tas, ka tas notiek internetā, mainīja tos spēles noteikumus. Tāpēc jums pat nebija jābūt Polijā. Mums nebija jābūt Polijā. Protams, Polijā bija Office, bet, jo poļu valoda klienti jābūt poliski, bet tā bija tāda foršais pirmais wow moments, kad tu saproti, kad to, ko tu izdari Polijā vienā dienā, tev vajag Latvijā vismaz 20 dienas, un tāpat arī tālāk atverot. Tās grafikas tev sāka patikt. Jā, es sapratu, tad tur citi spēles noteikumi, ka tev vienkārši jāstāsta uz cilvēku daudzumu valstī, un to tu vienkārši reizini ar jau datiem, kas tev ir. Tad, attiecīgi, pēc tam mēs atvērām tirgus, kur ir, virs 100 miljonu iedzīvotāju, un tur jau mums dienā nāca 10 000 cilvēku. Viss ir... Bet tik viegli tādā Polijā pēkšņi tajā brīdī, ļoti dīvaini, ka viņi tā mierīgi ielaiž uz... Cilvēki vienkārši novērtē kaut kādas arī ērtības, cik ir viegli tas pakalpojums pieejams. Cilvēki ļoti slinki, un tad viņiem pārmaksā tur, 10% mēnesī. Tas nemaz, ja tu to, protams, rēķini gada likmē, tas izklausās daudz, bet ja tas ir mēneša ietvaros, tas nemaz nav tik daudz. Un tas tāpat kā mēs ejam uz Starbucks, pērkam kafiju, kas ir, tur pret to, ko viņi iegādājas, ir 1000% atdārdzinājums. Mēs jau tā neskaitām. Tas ir tā kā pakalpojums. Bet, labi, plus mīnus es saprotu, kā jūs izvērtējat kaut kādu cilvēku maksāt spēju Latvijā. Kā jūs kaut kādā citā valstī? Tas viss notiek. Jums uz vietas sēž cilvēki, kas ir poļi tiešām, kuras jūs varat? Tāpatās katra visās valstīs ir pieejamas kaut kādas datubāzes, kurām tu pieslēdzies, kurās ir arī bankas. Tā kā visās droši Eiropas Savienības valstīs ir pieejamas datubāzes, un tad attiecīgi, ja tur jau mēs ejam kaut kur Āzijā vai Meksikā vai Gruzijā vai vēl kaut kur, tad jau ir kaut kādi interesantāki datu scoring mehānismi, kaut kādi tu pēc sociālos mēdīju datus skaties, vai tas ir īsti cilvēks, cik viņam draugi. Var sakot, ir ļoti daudz parametru pēc kā skatīties. Poļi mierīgi noskatās, reku džeki vārās, un tā kā nav nekādas kustības, lai to ierobežotu uzreiz. Un paši aizņemt to nišu. Kaut kādā laikā jau tas arī sakārtojās. Tad vēsturiski, teiksim, kā tas arī ir izaudzis. Tur vēsturiski tas bija viens pakalpojums, bet tagad jau ir nezinu, cik gadi pagājuši. Man liekas, ka no 9. gada varētu būt pagājuši. Ļoti daudz gadi pagājuši, un tagad jau mēs esam pavisam cita forma. Mēs esam tagad maksājuma iestāde, kas izsniedz digitālās Mastercard kredītkartes, un tas jau ir pavisam cits pakalpojums. Jums ir pat savas kredītkartes. Jā, vienkārši, jautājums ir, ko tas sākās un ko tas beidzās. Tā kā tagad jau ir pakalpojums, ar kuru es arī tur kaut kādā ziņā varu lepoties, ko mēs esam izdarījuši, ko mēs esam sasnieguši. Kādā no intervijām teica, Grūzijā jūs tur baigi ieberzāties? Grūzijā, jā, bija. Grūzija viens bija no labākajiem tirgiem. Tas ir kaut kādā ziņā iemesls, kāpēc es arī esmu atgriezies vienlaicīgi arī nekustamā īpašumā, jo mums vienā brīdī Grūzijā bija, tur milzīgs office, 300 cilvēku. Mēs bijām otrais lielākais reklāmdevējs valstī. Rezultāti bija mēnesī, kur labāk nesaukšu, cik labi. Un tad tu uz tā rēķina uztaisi plānus, kā tu augsi tālāk, jo tu jau rēķinies, ja tev ir biznesa, kas tev kaut kādu naudu ģenerē, tu rēķinies ar to, un tad tu taisi kaut kādus plānus izaugsmes nākotnē. Un tad, ja to 2 nedēļās centrālā banka nogriež un pasaka, ka to varēs darīt tikai bankas, tas ir diezgan sāpīgi. Šeit tev nebija intuīcija, ka tas tā var notikt? Ka tik ātri droši vien nē. Katru reizi tu uzliec jaunas kaut kādas basegrounds. Tas bija kaut kāds tāds pārsteigums, jā. Bet tas arī sagāja kopā. Tas gads bija, kad bija bijuši pēc kārtas 10 gadi, kur katru gadu bija 2 reizes lielāks apgrozījums. Tur iedomājies, gadu pēc gada tu esi 2 reizes lielāks. Un tad 10. gadā tev arī sāk likties, ka viss, kam tu pieskaries, jau tā kā lēnām pa zeltu pārvēršās. Jā. Tā kā tas ir ļoti bīstams stāvoklis. Ja tev ir ļoti ilgi veicies, tad tev sāk likties, ka man jau ir garlaicīgi ar 100%. Modrība. Jā, tev jau liekas garlaicīgi, kas tur ir 100% pieaugums. Un nācās visu Grūzijā, visu klapēt ciet, visu oficiāli? Jā, mēs principā visu 2 nedēļās. Un tie izdotie kredīti, viņi jau arī vairs nenāca? Nē, tos, protams, kad vari... Pārdevāt noteikti.
Nu, mēs, jā, kaut kādu dēļ, kad klienti atgriez, kaut kādu varēja pārdot, tā tur it kā nebija problēma. No kaut kādos Āzijas tirgos? SSB Timber, Latvijas mežu un zemes pārvaldības uzņēmums piedāvā pilna cikla meža apsaimniekošanas servisu, konsultācijas un plānu izstrādi, veidojot augstvērtīgu meža audzi ar pievienoto vērtību. Kopsim un veidosim augstvērtīgus Latvijas mežus. Āzijas tirgos arī ir kaut kāda pieredze, bet, jā, kā es varbūt jau vēl neminēju, bet es tā kaut kā pakāpeniski no visiem šiem tādiem kaut kādiem, neteiksim bīstami, bet kaut kādi, es kaut kādā mirklī sapratu, ka jo tālāk no mājām atrodas tirgus, jo grūtāk viņu saprast un kontrolēt un arī to mentalitāti. Jā, tas, var sakot, es kaut kādā mirklī pieņemu lēmumu, kad maksimāli no visa abstrahēties, un šobrīd vispār es esmu gandrīz visu vai nu pārdevis, vai nu aizvērsis, tikai atstājis Poliju, kas man liekas foršs un pakalpojums un foršs produkts, un visu pārējo, principā, es esmu vai nu pārdevis, vai aizvēris, vai procesāli iestaisīt. Bet tagad ir vēl, tas bija kaut kāda nekustamie īpašiem Vilija, ko jūs tur kaut kāds fonds arī uzveidojāt, sākāt nodarboties ar būvēšanu. Jā, tas ir kaut kāds tāds, tas tā kā veidos kā tāds hamburgeris. Es sākumā nodarbojos nekustamiem īpašiem, tad bija ilgu laiku kreditēšana, tagad es atgriezies pie nekustamiem īpašumiem. Jo, pirmkārt, tā ir kaut kāda riska diversifikācija, tas ir kaut kas, ko es zinu, un tas ir arī kaut kas, ko ja tu uzcēli kaut kādu jaunu ēku vai atjauno, tad tā arī, tu esi tajā pilsētu vidē, tu ej garām, tu viņu redzi, tev ir tā kā arī forša sajūta, ka paliek kaut kas pēc tevīm. To es uzliku. Jā, jo, piemēram, skatāmies uz to Gruziju, tur bija milzīga komanda, tur es biju otrais lielākais reklāmdevējs, un šobrīd tur nav pat ko parādīt, kaut gada pārskatu, kas ir fintechā, tā ir tā lieta. Arī bija Gruzijā tāds drusku kā zvaigzne? Droši vien, jā, tā bija tas likās tāds, jā, kad tas bija veiksmīgs ieguldījums noteikti, jebkurā gadījumā. Bet skaties, tā kā tu stāsti, viss diezgan veiksmīgi izklausās. Lielo aplomu nav, izņemot, ka vienā brīdī Grūzija, tāpat tur pietiekami daudz jau tas ir, peļņa jau ir pietiekami liela, pat aizvarot noteikti nekas traks nenotika. Tas bija tāds pasmags gads, teiksim. Tas bija pasmags gads, es teikšu, kad tie lielie plāni tika sataisīti un nerealizēti, un vēl tā Gruzija izcīt pamatu zem kājām, tas bija pasmags gads. Tas bija brīži, kad tev galva sagriežās, ka tu bišķi to realitāti vairs nejūti. Paskaties, jā, kā tu pats saki, visam pieskrūt, viss sanāk. Jei, ko vēl? Paļubom, ko daru, tas sanāk. Var bišķi iepist pa smadzenēm, būsim godīgi. Tas var, bet tur arī, man liekas, tā dzīve tā ir izveidota, ka viņa tā ātri, var sakot, tur līdz 17. gadam, tas viss kapitāls, kas tika nopelnīts, arī 17. gadā ar to Gruziju un visiem tiem lielajiem plāniem strauji augt, arī viss tika pazaudēts. Tā kā tas pēc tam es kaut kādu gadu staigāju ļoti garu seju un domāju, tas man bija tāds liels pārbaudījuma gads, tā kā vēlreiz sev noticēt un tā kā man vajadzēja kaut kādu lielu restartu. Tāpēc pēc ilgāku gadu tādas baigās pašpārliecinātības bišķi dabūja iekšās. Jā, man likās, ka tas bija ļoti dārgs. Pārvērtēšana, Tas bija ļoti dārga mācība. Tā kā tas bija tāds grūts periods, bet man liekas, ka dzīvē tā ir kaut kā izveidots, ka tik līdz kā tu kaut kur uzliec augstāk pa savu pakaļ, tā dzīve atrod tev veidu, kā noslaucīt un atgriezt pie realitātes. Tā kā man liekas, un tas arī noticis vairākas reizes. Pēc tam bija Covid, kur bija liels pārbaudījums, tad bija Krievijas karš. Var sakot, visu laiku ir kaut kāds tik līdz kādu sajūties komfortabli, tā dzīve to nosit zem kājām. Tas rada problēmas uzreiz. Kas ir tas, kas tev palīdz tādos brīžos, kad ir šīs? Viss neiet, kaut kas pēkšņi sāk neiet. Kā tu sevi kaut kā restartē vai kā tu tiec ar to galā? Man ir kaut kāds pamatfails, droši vien ir sports, kas manī baigi tur, kad es principā gandrīz katru dienu sportoju. Tas ir kaut katru dienu eju uz fitnesa zāli? Katru dienu eju sportu, jo tas ir kaut kāds, kas iedod kaut kādu vislielāko restartu. Ja, tas ir, man liekas, ko es varu ieteikt visvairāk. Protams, ir arī pēdējos gados, nezinu, cik 3, 4, 5 arī meditācijas pievērsies. Tā, man liekas, arī kaut kāda forša lieta. Kas no rīta, ja, piemēram, lai dabūtu to drive, eju uz sportu, un tad es uzcitu tās asins, man ir adrenalīns, es varu močīt. Tad, attiecīgi, pēc darba
tad attiecīgi tās būs atkal kaut kādas, 25 minūtes, es pasēžu klusumā, kaut kur sakoncentrējos, sazinos ar sevi, un tad tas viss arī, kas pa dienu, pa daudz, pa maz, es varu atkal sakoncentrēties un to visu atstāt ārpus mājām. Es skatu, tā kā es pats to baigi neaizraujos, es paprasīju nevienam, arī kā filmās rāda, un es tādu uzņēmēju, tā rīta baigās tās svaru zāles, te brīdī fiško vai pilnīgi atslēdzies? Galvenā jau, kad uzņēmēji, man liekas, galva strādā 24/7, tu nekad nezini, kad tev pēkšņi meditācijas laikā tev nestrādā. Strādā tev arī. Vajag atslēgties. Uzdevums ir nedomāt, bet tas ir, es nezinu, pamēģini 25 minūtes, lai tev neienāk neviena doma prātā, es varu sadarēt, ka tev atnāks viss 10. Un tā arī ir tā foršā lieta, ka meditācijā tu vienkārši novēro, kas tev nāk visu laiku ārā, kaut kāds impulss, un tad tev nav jādomā tieši par to uzreiz, bet pēc tam tu vari padomāt, kas tad ir, kāpēc tas nāk ārā visu laiku. Labi, tu saki 24/7, kur kaifs? Visu laiku vairoju to kapitālu, kad tu to izbaudi, to dzīvi, paši tev ir tā dzīve ir tieši šis kapitāla vairošanas process. Man liekas, ka tas kapitāls var būt mazāk. Uzņēmējiem jau ir kaut kāds tas saprast, ka tā ideja, kur tu esi izdomājis, ka viņa sanāk, tā kā redzēt, ka tas izdodās. Tev droši vien tāpat kā režisoram, tu izdomā kaut kādu lugu, un tad, ja viņi izdodās, tad tev ir tas kaifs. Tā kā līdzīgi ir uzņēmējiem, viņi izdomā viņi uzliek uz kaut ko likmi, kam vajadzētu strādāt. Un, ja tas izdodās, tad viņiem ir tas kaifs. Tā kā, man liekas, tas nav tik ļoti par naudu, bet jo tev vairāk ir tas kapitāls, jo tu vari vairāk tās idejas dažādas realizēt, un jo viņas vairāk realizējās, tu jūties labāk. Labi, es, piemēram, man pirms nedēļas beidzās izlaid pirmizrādi, ja man pašam patīk, viss kārtībā, es zinu, kas tur nav, kam jābūt, bet tagad es mierīgi 2 nedēļas atbraukšu pie meitu uz Spāniju. Es smadzenes atslēgšu. Bet, ja tu saki 24/7, tad Bet man liekas, ka tur atkal otrādi. Ko tu dari ar to naudu? Izņemot investīcijas un visu tā tālāk, projektus jaunus. Var sakot, tas ir interesanti. Tad, kad viņas nav, tad tu domā visu, ko tu pirksi, bet, kad viņi ir, tad tu neko negribi pirkt. Tu reāli, droši vien es varētu nopirkt, ja es kaut ko gribētu, bet nav tāds. Drīzāk tas ir kaut kāds mieras, ja tu zini, ka tev viņi kaut ko vajadzēs, tad tev viņi ir nekā, ka tev kaut ko jāiet un jāpērk. Bet man liekas, ka uzņēmēji ir uzņēmēji, tāpēc, ka, var sakot, viņi ir radīti, lai kaut ko darītu. Un tas ir tā kā viņu fails, un tad viņi jūtās vislabāk. Tā kā es varu pateikt piemēru, tad, kad bija pandēmija, es biju uz 5 mēnešiem aizbraucis, tā kā visiem šeit bija jābūt mājās, aizbraucis uz Baliju, tur visu varēja iet, un tur es tā kā 5 mēnešus biju un neko nedarīju. Bet ar sievu un bērniem kopā ar ģimeni? Viņi atlidoja tik līdz varēja, bet principā vairāk jā nekā nē. Un, var sakot, es tur nejūtos labi, es jūtos tā kā, ka, es nejūtos forši, es jūtos, ka tas laiks vienkārši ir kaut kāds pazaudēts. Ka tu kaut kur nepiedalies? Man liekas, ka tie, kas ir izdomāti priekš tā, lai, nezinu, ja koki ir izdomāti priekš tā, lai ražot lapas, un tad viņi jūtās slikti, ja viņas neražo. Tas ir tas mana doma. Tev visu laiku tā kā jāfunkcionē. Tā man kaut kā liekas. Protams, man arī patīk. Tur, nezinu, es ar visu dzīvi droši vien es baigi daudz strādājis un uz to baigi koncentrējies. Droši vien kaut kāda disciplīna bija uz to darīt. Un tagad es sāku skatīties arī vairāk, kas ir apkārt, kādi cilvēki apkārt. Un arī grāmatas man daudz vairāk interesē. Tā kā, ja es nezinu, atlikušo dzīvi, ja man... Nezinu, es vairs nevarētu nodot uz uzņēmējdarbību, nezinu, ja es dzīvotu Pālos, tā varētu lasīt tikai grāmatas, droši vien es arī būtu laimīgs. Bet tu vari pārdot visu portfolī un dzīvot tev noteikti pietiks līdz dzīves galam ar atliektiem galiem. Jā, bet tev nav tāda kārdinājuma? Nav tāds kārdinājums. Tiem uzņēmējiem kaifs ir kaut ko darīt un kaut ko izdomāt un kaut ko atrisināt. Man liekas, ka... Tas vienkārši nav tik interesanti. Es gribētu es esmu pamēģinājis nestrādāt, es gribētu līdz mūža beigām, līdz pēdējiem elpas visienam kaut ko darīt. Nestrādāt? Tos 5 mēnešus, kad es biju Balī. Bet tu jau noteikti ģenerēji, tu noteikti tajā brīdī, kad es it kā nestrādāju, bet tu jau noteikti ģenerēji kaut kādas jaunas fiškas, ko darīt tālāk, kur atkal kaut ko izveidot. Ir tā, bet kas ir interesanti, ka tas arī kaut kā ar laiku mainās. Es nezinu, kāpēc, vai var sakot, ir 2 iemesli, ko es redzu. Vai tas ir tāpēc, ka es sācu vairāk meditēt un es ieklausos, ko es pats īstenībā vēlos un kas man ir svarīgi. Vai tas tāpēc, ka es pārkāpsu arī ko 40 gadnieku slieksni.
Bet pēdējā... 41 ir, ja? 41, jā. Kad pēdējā laikā man daudz būtiskāk ir arī vidi, kur es apkārt dzīvoju. Tā kā Latvija paliek daudz būtiskāk. Ja sanāk, nezinu, 20, 25 gados man bija uzskats, ja visi padomās par sevi, pa visiem būs padomāts. Tagad es tā kā saprotu, ka tā vide apkārt ir svarīga un ka tā Latvija ir svarīga un ka mums visiem kaut kā arī viņai jāpalīdz. Šeit mēs kaut kā diezgan lūstoši nonākam pie tā, lai palīdzētu Latvijai iet politikā. Tas varbūt arī nav vienīgais. Politika, protams, ir svarīga un tas ir kaut kāds ļoti būtisks elements, bet tas varbūt arī nav vienīgais. Uz doto mirkli es uzlicis kaut kādu sev mērķi kaut kādā veidā Latvijas politiķus pārliecināt, kad jāuzliek mākslīgais intelekts kā attīstības virziens. Ka viņiem visu mākslīgais intelekts viņiem pateiks priekšā, ko darīt, kā Latvija attīstīt? Mēs esam diezgan neefektīvi dotajā mirklī, un es vienkārši skatos uz Igauniju. Ja tad Igaunija mums ir aizteigusies priekšā, un viņa ir nodefinējusi visu digitālo kā savu mērķi. Tad, teikt to, tas jau būtu tā kopēt un nebūtu forši, bet mākslīgais intelekts ir kaut kas jau vēl tālāk. Man liekas, ka latvieši ir īstenībā ļoti labi. Ja viņiem ir skaidri pateikts, kur doties un kur mēs ejam, tad viņi ļoti labi realizē. Bet uz dotajā mirkli, man liekas, ka mums tāda īsti mērķa, ka valstī nemaz nav, kur doties. Mēs tur vairāk skatāmies, ko visu varam aizliegt. Bet pastāst, kā tu iztēlojies tagad, lai parastais Latvijas iedzīvotājs tagad notic mērķim, ka mēs tagad ejam uz kaut kādu mākslīgo intelektu. Vai kā tu to saproti? Kad var sakot, mākslīgais intelekts ir kas? Tas ir, var sakot, visi jādigitalizē. Piedod, bet normālais cilvēks to teikt, tas ir tas džeks, kas atņem man darbu. Jā, bet tas nav tik vienkārši. Var sakot, vienkāršiem vārdiem izskaidrot. Ja, tad attiecīgi, es domāju, ka tā ir kaut kāda 4. industriālā revolūcija, un tad, nezinu, ja iepriekš mēs visi gājām ar kājām, tad mākslīgais intelekts ir ritenis, kas ļauj braukt daudz ātrāk. Es nesaku, ka mums vajag izgudrot to riteni, es vienkārši, ka mums visiem jāmācās ar viņu braukt. Es saprotu, bet tu runā par digitalizāciju. Mēs jau redzam, kā mums ar e-veselību gāja. Ļoti interesanti. Un es tev pateikšu godīgi, man vajadzēja manā bankā nesaukšu, kurā nomainīt Smart ID. Beidzās termiņš. Jā. Es 2 stundas kopā ar sievas palīdzību, kur strādāja IT tehnoloģiju firmā Somijas. Ja. Mēs netikām ar to galā. Man vajadzēja pieteikt vizīti bankā, kur es varēju pieteikt tikai pēc nedēļas. Jā, bankā man to atrisināja. Un tas nav ok. Tas ir, jau tomēr ir tajās IT tehnoloģijās. Ja? Un ja mēs to nevaram atrisināt vienkārši Smart ID atjaunošanu, tad iedomājies, normāls cilvēks laugos, viņam vispār, tad viņš pat var nesākt. Droši vien ar cilvēku laukos mēs nesāktu. Mēs sāktu droši vien Latvijas universitāti, mēs sāktu ar RTU, mēs sāktu ar universitātiem. Tas būtu tāds pareizs ieejas punkts. Bet ar man piekrīt, ja mēs formulējam mērķi, mums ir vajadzīgs, lai vairāk vai mazāk visi valsts iedzīvotāji šim mērķim kaut kādā veidā notic. Pareizi. Bet neskatāmies tikpat tālu, kad Igaunijas prezidents uzlika digitalizāciju kā valsts attīstības virzienu. Pareizi. Tad kāpēc, lai mēs neuzliktu mākslīgo intelektu kā valsts attīstības virzienu? Tu vari pateikt, ko mēs šobrīd esam uzlikuši kā attīstības virzienu? Uz šo brīdi. Tu esi dzirdējis kādu ideju? Uz doto mirkli vairāk. Droši vien uz doto mirkli visi runā par drošību, bet tas nav īsti attīstības virziens. Vai ne? Jo es atceros senāk, attīstības virziens bija Šveices līmenis. Jā. Tad tagad tas, ko es pēdējā laikā dzirdu, aizbēgt no pēdējām vietām kaut kur, vismaz pa divām vietiņām uz augšu, līdzīgi kā Latvijas futbola izlasē. Ja, Latvijas futbola izlasē grūti. No 145. vietas, 143. un jai. Es arī nedzirdu, nav arī šo ideju principā. Tāpēc es gribētu virzīt uz to mākslīgo intelektu, jo tas ir, jo mēs esam ļoti zem arī produktivitātē, kopumā. Ja, un ļoti, ļoti vāja digitalizācijā. Un tā kā tas ir, man liekas, ka tas ir kaut kāds īstais virziens. Protams, to ir grūti pārdot visiem,
Bet tas, man liekas, būs nākotnē. Nu, ja mēs paskatāmies jau to pašu Igauniju, tad es varu pateikt, ka es arī izlasīju Anglijas attīstības plānu. Tur ir viss par mākslīgo intelektu. Kā visās nozarēs tiks lietots mākslīgais intelekts, cik jāsaražo skolotāji, cik viņiem ir jādod stipendijas, lai viņi to mācītu, cik jābūt skolniekiem, kas mācīsies STEM. Tā kā visi par to. Nu, tāpēc mums liek tikai nopizdīt. Es varu arī nedaudz izstāstīt. Man bija iespēja aizbraukt līdzi Latvijas izglītības ministrijai uz Igaunijas izglītības ministriju. Mums tur izdevās aprunāties par jauno saturu, un viņi jau šobrīd domā, kā parakstīt ar 1. klases skolnieku līgumu, lai būtu tiesības strādāt ar tiem datiem. Jo viņi jau ir ieplānojuši, ka skolēnu mājasdarbus pildīs mākslīgais intelekts, lai nav šīs visas pārslodzes un vispārējais. Un vienlaicīgi pildot to mājas darbu, arī mākslīgais intelekts redz, ko viņš nesaprot un sagatavo vēl uz nākamo stundu. Tā kā, tas ir tikai viens piemērs. Bet tas izklausās pēc kosmosa. It kā izklausās pēc kosmosa, bet vienlaicīgi arī nē. Tagad, atgriežamies pie reālpolitikas. Tagad iztēlojies Eviku Siliņu, kur atnāk televīzijā, un tagad Latvijas iedzīvotājiem saka, mēs tagad pārorientējamies, galveno uzliekam virzību uz mākslīgo intelektu. Tu saproti, kas sāksies? Es domāju, ka tas nemaz, tā, protams, ir jautājums par jautājums, kā tas tālāk notiks, bet pietiks skaļi to pateikt. Protams, jautājums par pozicionēm, bet ja mēs gribam no pēdējās vietas uzliekt, varbūt ne gluži uz pirmo vietu, bet gribam piedalīties tajā spēlē, tad mums ir jāseko līdz tam, kas mūsdienās notiek. Ja mēs paskatāmies, nezinu, vai pamanīja Saudarābija tikko uztaisīja 40 miljardu fondu, kuru visu, ko viņi nopelna var sakot, no oil, ko viņi iegūst no zemes, ka viņi visu to naudu investēs mākslīgā intelekta un mākslīgā intelekta risinājumos. Tā kā labi, visa pasaule... Viņiem ir šie 40 miljardi, bet mēs tik un tā atkal, mums jau nav to miljardu. Mums nav miljardu, bet vēlreiz es nesaku, ka mums vajag izdomāt to riteni, mums jāmācās ar viņu braukt. Labi. Bet tad pastāst man populāri, kā parastam cilvēkam, kurā vietā tas mākslīgais intelekts radīs kaut kādus attīstīs izglītību, vai uzlabos slimnīcas, vai kaut kādā veidā ekonomiku stimulēs. Kā tas darbojas? Vienkārši vārdiem sakot, mākslīgā intelekta risinājumi šobrīd maksā aptuveni 1% no tā, cik maksā cilvēks. Bet mākslīgais intelekts jau ir vidēji gudrāks par cilvēku. Nozīmē, kā mēs zinām, cik maksā cilvēks? Es varu vienkārši iedot varbūt piemērus. Vārds sakot, mēs esam paši aiztaisījuši zvanu centru, vienā no valstīm, kur mēs operējam, un tagad darbojās mākslīgā intelekta risinājums, kas principā zvana cilvēkiem, runā ar viņiem, atgādina, kas viņiem jāatgādina, un tas darbojās tikpat efektīvi, kā darbojās cilvēki, tikai nav tie 100 cilvēki, nav office, nav apdrošināšanas, nav datori un vēl nav 100 lietas. Jebko, ko es pajautāju, viņš man atbildēs? Jebko, ko tu pajautāji, viņš atbildēs, un vēl arī, piemēram, tajā valstī bija ļoti svarīgi, kā tas balss intonācija, jo par balss intonāciju varēja no centrālās bankas dabūt sodu, ja balss intonācija nav pietiekami maiga pret klientu. Jā, tad attiecīgi mēs mākslīgo intelektu jau varam viņiem pateikt, kādā valodā un cik agresīvi vai neagresīvi jārunā. Tas ir viens piemērs. Otrs piemērs ir programmēšanā. Tas ir šausmīgs piemērs. Patiesībā es piezvanu, man ir problēma, es gribu pajautāt cilvēkam. Un pēkšņi man tur dot tādu, kāds saka, labi maigā balsī, diezgan monotonas tādas instrukcijas. Bet mana problēma var būt komplicētāka, kur ir vajadzīgi cilvēki. Bet nav jautājumu, kurus mēs nezinām, ko klients nevar uzdot. Mēs nav jautājumu, ko to jau nevar paredzēt. Šitās kādreiz teicu, aktieri nevar izdomāt jautājumu, uz kurus nevarētu atbildēt. Vēl joprojām droši vien var savienot ar dzīvu cilvēku beigās, bet tas ir neizbēgami, to visu pasauli dara. Un arī programmēšanā ir tas pats. Mums arī ir aptuveni trešdaļa no jaudas ir palielinājusies, jo mēs izmantojam visus jaunos risinājumus, kas, principā tu raksti kodu, un viņš jau, tā kā WhatsAppā lietojot, viņš jau paredz, ko tu raksti, un vienkārši to dara daudz ātrāk. Pats pātrinās. Viņš jau paredz, ko tu gribi teikt, un jau pabeidz to teikumu tavā vietā.
Un tur ir arī kaut kāda trešdaļa jaudas attiecīgi. Nu, ja tie ir lieli budžeti, tas ir tie lieli ieguvumi. Bet tas pats, ko tu saki, attiecībā uz Igauniju vai uz Angliju, mēs jau vienalga arī, pat ja mēs to nosauksim, mēs vienalga viņiem būsim pakaļā. Viņi jau to dara, kā viņi jau to dara, jā, bet tad, man liekas, ka latvieši ir ļoti labi, ja viņiem pasaka, kur doties. Viņiem pasaka virzienu, viņi super briljanti attīstīsies un būs ļoti labi tajā, ja viņiem nodefinē virzienu. Un, vēl, tā kā tu teici, jābūt pietiekam drosmīgiem to pateikt. Jo, jābūt drosmīgam, lai pateiktu. Un jābūt arī miljardiem, ko tajā likt iekšā. Neobligāti, ja tu māki izmantot tos risinājumus, vienkārši tu iekonomē to naudu un tu vari darīt citas lietas. Resursu tu nevari pēkšņi. Ja būtu uzstādinājums to darīt, mēs vismaz sāktu skatīties tajā, jo tas ir tur, kur pasauli iet. Labi. Kādus tu tajā visā redzi mīnusus? Mīnus es redzu daudz lielāks, ja mums nekāda plāna nav, jo tad kas mēs esam? Kas ir Latvija, kur viņi dodās? Ja Igaunija ir viss digitālais, Lietuva ir fintech centrs, kas dod visiem licences. Tur aizgāja Google, tur aizgāja Revolūts, viņi bija pietiekami drosmīgi un tās durvis attaisīja. Kādā ziņā dod licences? Eiropas centrālā banka pateica, ka viņi dos visiem licences. Pirms 5 gadiem tur aizgāja Google, Revolūts un vēl licences darbībai visā Eiropas Savienībā. Viņi pat deva bankas licences, kur ir minimālais kapitāls 5 miljoni. Lietuva pateica, ka mēs dosim ar 1 miljonu tikai. Iedomājies, cik Latvijā būtu bankas ar vietējo kapitālu atvērts, ja mēs dotu licences ar tikai 1 miljonu pamatkapitālu. Latvijā, ja tu gribi atvērt banku, Indexo šobrīd cīnās tur viņiem, man liekas. Jā, es dzirdēju arī, kā Amerikas vēstniekam iet ar to. Jā, ar kontu atvēršanu. Bet tagad jau es dzirdēju, ka kaut kas tur tiks uzlabots, bet jā. Tā kā tur ir vajadzīga drosme vienkārši. Pat tevi šī finansu restruktūrizācija, ko Znotiņas vadībā veica, tev nekādi tas neietekmēja tavu? Mani tas neietekmēja, bet tas jau atkal bija kaut kāds tāds Latvijas drosmes aizstāvēt kaut kādu vietējo kapitālu jautājums. Attiecīgi tā nauda ienāca no Svetbankas un aizgāja uz Sebu, pa vidu viņa bija Latvijas bankā un tā tika pamesta zem riteņiem. Tā kā mēs īsti par savējiem tā baigi necīnamies. Tas nebija nekas labs. Tas nebija nekas labs, es domāju. Es tā arī draugiem biznesu viņiem esmu dzirdējis, ka tas ir ļoti kaut kas dīvains. Jo man šoms, kurš nodarbojas ar nekustamiem īpašumiem un groza tur visu kaut ko, un viņam bija, nesaukšu kura, bet viena no prezidenta sievām kā kliente, un viņam banka uzlika par to, lai viņš tā kā pierāda, ka prezidenta sievai, bijušā prezidenta sievai ir legāli ienākumi. Viņš nevar ar viņu veikt darījumu, jo viņam nav garantijas, ka bijušā prezidenta sievai ir legāli ienākumi. Viņš ir tāds, kādā var būt. Mēs droši vien pārspīlējam. Man liekas, arī tas pats Amerikas vēstnieks, ko tu pieminēji, ka viņš arī nesen tikko pateica, ka bija rekomendācijas, kuras bija jāievieš, bet tikai Latvija to ievies likuma līmenī, ka visi dzirdēja rekomendācijas. Kuras paši viņi pieprasīja. Jā, bet var sakot, mēs esam vienmēr visi stingrākie pret sevīm. Es nezinu, kāpēc, kas ir iemesls, bet mēs nedomājam. Ieskaitot smēķēšanu. Kad jau bija viņa ierēģi aizdomājušies līdz tam, ka aizliegt automašīnās, kur pat neviens vispār nekur nebija to izdomājis, jo tā ir tava teritorija, kādā veidā tu man vari... Jā, kaut kas interesants. Kāpēc Latvijas fails ir kaut ko visu laiku aizliegt? Pārcensties, jā, kas ne sev pa labu. Varbūt tas ir viegli izskaidrojums, varbūt ir ierēģņu skaits uz vienu iedzīvotāju, kurš mums sasniedz kaut kādus milzīgus apmērus. Un viņiem visu laiku, tev priekšniecībai jāatskaitās, ka tu visu laiku kaut ko izdomā. Un tad tur arī ražotās instrukcijas bezgalīgās un visu kaut ko. Es strādāju. Viņš arī godīgi cilvēki grib strādāt. Un tāpēc viņam visu laiku kaut ko jāliek priekšā, ka viņš ir izdomājis. Jo savādāk par ko viņam algu maksā. Un tāpēc mēs arī aizsteidzamies visur priekšā. Varbūt tā tas notiek.
Nu, varbūt, jā, es nezinu, ar ierēģiem tas ir tāds kaut kāds sarežģīts jautājums. Viņi jau droši vien grib labu, jā, tur droši vien arī tās algas ir mazas un pārsvarā viņi tur ir daļa kaut kādas misijas apziņas, nu, salīdzinot pasaulē, jā, tur attiecīgi. Man liekas, kur Singapūra, tas, protams, nav salīdzināms ar Eiropas Savienību, bet Singapūrā ir visapmaksātākās darbvietas, pat vairāk apmaksātas nekā privātajā sektorā ir valstis, nu, kas strādā valsts sektorā, tā kā tas ir tāds, man liekas, labs piemērs. Man jau šķiet, ka mums arī brīžiem ierēģi jau vairāk nekā privātajā sektorā tad, ja viņi būtu, vidēji sāk saņemt. Tad, ja viņi būtu tur, man liekas, kad, ja būtu tā labākā atlase iet uz valsts pārvaldi, tad droši vien viņus arī nevajadzētu tik daudz un arī tā pārvaldība būtu daudz efektīvāka. Jo šobrīd, man liekas, ka visi, kas ir tādi spējīgi, viņi sāk droši vien ar uzņēmējdarbību, tad nākamie iet par vadītājiem pie tiem uzņēmējdarbības veicējiem, un tad trešie varbūt tikai aiziet uz ierēdzi. Nu, kad tā atlase ir, es teiktu... Bet mēs kā vienotīgi paplašinām šo ierēdniecības daudzumu, un tas ir mūsu elektorāts, un tas mums dot iespēju ļoti, diezgan mierīgi noturēties pie varas. Nu, tagad jau pēc pēdējiem visiem satricinājumiem viņiem varētu būt grūti to izdarīt, bet to jau mēs redzēsim, kā viņiem ies, bet jā... Nu, var sakot, ar tiem ierēģiem, grūti, man liekas, tā problēma galvenā, ka ir tāda negatīvā tā atlase, negatīvā selekcija. Nu, kad, ja tu mēģini tur un nekur netiec, un tu beigās ej uz valsts, un droši vien, ka tā nav visiem. Vadīt valsti, vai ne? Droši vien, ka tā nav visiem, bet saviem 90% ir 10% droši vien tur iedeļ misijas apziņas glābt valsti, bet tā negatīvā selekcija, man liekas, tā ir varbūt problēma. Labi, tā ir skaidrs, ka diezgan neatrisinām, bet pabeidzot to iepriekšējo, šo mākslīgā intelektu, ja, kā tavuprāt, kā tu vispār iztēlojies, kā tas ir iespējams, kādā veidā to novadīt, ja nomenedžēt līdz tam, lai valdība pie tā nonāktu un viņi tiešām reāli apsēstos, izrunātu, tas ir ceļš, go. Kā to iztēlojies reāli? Teiks, labi. Es droši vien to mēģināšu stumt no visiem iespējamiem virzieniem, ko vien es varu. Ja? Tad mēģināšu caur Latvijas Universitātes jauno dekānu, tad mēģinu pārliecināt izglītības ministru Andu, tad Viktoras ekonomikas ministrijā es arī viņu mēģinu pārliecināt, tad LDDK mēģinu pārliecināt, tad LDRK mēģinu pārliecināt. Individuāli visiem cilvēkiem, ko es runāju, mēģinu teikt, ka šī ir kaut kāda forša lieta, kas jādara. Man arī nevar reklamēt, bet padomā ir kopā ar Delfiem taisīt raidījumu par Latvijas varas virzienu, kam tam būtu jābūt. Un tad, attiecīgi, pirmā sezona varētu būt tieši par mākslīgo intelektu, kas kā lieto, kas ir forši, kas izdodas, kas strādā, kur izdodas iekonomēt, lai attiecīgi rādītu piemēru jau visiem citiem. Bet tad nav radies priekšstats, ka šajā valstī, piemēram, gadus 10 notiek visādi apaļie galdi, dažādas diskusijas, un tās diskusijas tiešām notiek vairāk kā 10 gadus. Kāda mums ir vīzija, kur mēs ejam? Visi visu laiku runā, kas notiek Latvijā, un blā, 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 un visi tikai runā, un vienalga tās vīzijas nav. Tagad runāsim vēl, un kurā brīdī tas, kā tev šķiet, varētu materializēties, ka pēkšņi tagad valdošā koalīcija. Hei, Armands Broks vispār baigo lietu tur runā, vispār baigā lietu, vajadzētu aiziet tagad uz mākslīgo intelektu kā prioritāti. Tu joprojām, tev ir 41 gads, tev vairs nav jauniešu raudā brilles un ilūzijas, redzot, kā viss notiek. Kurā brīdī tev šķiet, ka var notikt kaut kāds klikšķis? Man liekas, kāpēc es atkal pie tā piegāju? Ja? Tad man bija sākotnēji arī es meklēju, kas tad varētu būt tie risinājumi. Es ļoti ilgi domāju, es tur sākumā domāju, varbūt arī, jātais kaut kāds think tanks tur. Jādomā, jānāk kopā un tās galvas un jādomā, ko darīt. Tad es kaut kādus pat risinājumus atradu, tad es nesu politiķiem, tad viņiem, protams, sava kaut kāda aģenda, latviski sakot, viņi neko tur īsti pretī neņem, jo viņiem savi plāni. Un tad es sapratu beigās, kad jārunā ir ar to akcionāru, kas ir politiķi akcionāri, kas ir tie vēlētāji. Tāpēc es nenonācu līdz tam raidījumam, jo viņiem skaidrot, kāpēc tas ir vajadzīgs, jo man liekas, ka
tas vidējais vēlētājs kļūst gudrāks, ka tas cilvēks, tas akcionārs, kad viņš arī prasīs kaut kādas sakarīgākas lietas, jo man liekas, ka paļauties uz to, ka nāks kaut kāds laimes lācis un visus izglābs, un tā kā, man liekas, ka to jau jāsaprot, ka tā vairs nebūs, kad būs un bijuši ir tas, var sakot, daudz stratēģiju mēģinājuši, man liekas, ka viņi nedarbojās, ka tas ilgais un garais ceļš ir individuāli katru to cilvēku mēģināt viņiem paskaidrot, uz kurien jāiet, un tad arī kaut kā aicināt arī tos cilvēkus kaut kā, latviski sakot, step up, bet tā kā uzlabot to savu sniegumu. Jo, man liekas, ka tam cilvēku kapitālam kā tādam ir jāuzlabojas, ka nav tāds viens cilvēks, kas atnesīs to risinājumu. Ok, bet tas visiem jāuzlabojās. Tas izklausās pēc tā paša, mums jāsāk katram no sevis, ja? Pat Šķēli jau savulaik par to runāja. Tas ir tāpat kā manā skatījumā vistukšākais teiciens, mēs visi kopā varam. Tas ir tukšs teiciens, tas nenozīmē tieši neko, izņemot kaut kādu emociju uzsist. Reāli tas tā nedarbojas. Labi, es piekrītu, bet Latvijā negrib iet līdz šim ir bijis tā, ka sakarīgie cilvēki grib nodarboties paši ar uzņēmējdarbību. Jo tur, kā tu pelni naudu, tev neviens neko nepārņem, nav nekādas deklarācijas, nesaka, ka tu esi slikts. Var sakot, visi cilvēki iet tur. Man liekas, tas lūzuma punkts varētu būt mirklī, kad cilvēki sapratīs, ka to naudu sapelnīt nav gala punkts. Kad tajā mirklī, kad viņi sapratīs, ok, ir vēl kaut kas vairāk, kā tikai padomāt par sevīm. Tagad es dzirdu notis, ka tagad runā ļoti personīgi. Jā, tā varētu būt, jā. Var sakot, kad tu to naudu nopelni un saproti, ka tā piepildījuma tur nav, tad tu sāc skatīties plašāk, kad ir sabiedrība, kurā tu dzīvo. Nav tieši citādāk, otrādāk. Es nopelnu savu naudu, man viss ir ažūrā un principā man pofika. Kā kurš dzīvo, politiķi kaut kādu savu cirku tur spēlē. Es dzīvoju savu dzīvi, es pelnu savu naudu. Es redzu, ka tas viss fufelis, tas notiek stulbi un negudri. Nafig man tur iesaistīties. Es piekrītu, bet nav tur īsti tā piepildījuma dzīves beigās. Tā kā tu esi nopelnījis to naudu, ko tu dari, atlikušo dzīvi sēdi Spānijā un dzer vīnu, tā kā nav piepildījuma tur. Cik tu ilgi to darīsi? Grāmatiņas salas. Tā var darīt droši vien, bet, ja tev ir izdevies tas pirmais challenge, tos uzņēmumus uztaisīt, to naudu nopelnīt. Tev liekas, ka arī valsti varētu tāpat sakārtot. Man nav tik lielas ilūzijas, es tur kaut kādu laiku jau pētu un skatos, kāds strādā. Uzņēmējdarbība ar politiku ļoti maz sakara. Lūk, šis bija vienmēr tas jautājums. Tas, ko Šlesers kādreiz teica, ka valsts, principā, tā kā biznes, ja tu saproti biznesu, sakārtosi valsti. Un otrs ir tieši šis, ko tu saki, politika darbojas drusku citādi nekā biznesa. Bet manā skatījumā ir kaut kāda sintēze starp šiem diviem. Jo, ja nav, tad vienalga nekas nesanāk. Kas ir būtiski? Būtiski ir pirmais, vai tu ej tur pelnīt naudu, vai tu esi racionāls, vai arī tev ir kaut kādas vērtības. Man liekas, ka Latvijā sadalās divos. Vieni ir tie racionālie, kas iespējams grib sev kaut kādu labumu no tā dabūt, un tad ir tie, kas ir, kuram īstās vērtības, bet viņi ir ko nav spējīgi izdarīt. Tā kā es redzu tikai principā šo. Tu redz tikai šo. Es redzu, ka ir kaut kāda daļa. Vai ja kāds aiziet, tad viņš ātri tur pārmetās. Gribētos cerēt uz to kaut kādu jauno paudzi vai cilvēkiem, kam nav viena alga un kas ir gan racionāli, gan ar kuriem ir vērtības. Jo šobrīd ir tikai viena vai otra. Jā, un tāpēc arī brīžam liekas, ka racionālāk ir, ka pie vadības ir tāda kā Šķēles, Šlesers, Lembergs, kuri tomēr rubīja fišku. Ok, sataisi sev, bet valstī arī no tā labums. Nekā tie, kas tur visādi briškeni, kur tu saproti, viņi vienkārši putas kuļi un nekas nenotiek. Ne valstī, sev viņi varbūt kaut ko saka, kas minimāli, bet tur nekas nenotiek. Šitie džeki vismaz, redz laukumu. Es piekrītu, kad viņi redz laukumu, es pieredzu, ka šitie redz mazāk, bet es teiktu, ka tam jābūt pa vidu tam cilvēkam. Kad jābūt cilvēkiem, kas gan spējīgi ir, gan ir, kuriem kaut kādas vērtības ir pareizes. Jo tad tas ir otrs grāvis. Mēs jau arī lielā mērā droši vien daļa tā šī grāvi arī esam, kur mēs esam. Tā kā es ceru uz cilvēkiem.
Te, kad bija šķēli tie laiki, kad bija Godmanis, kuriem tomēr ļoti augsts diezgan intelekts, tajā brīdī mēs nebijām pēdējās vietās. Mēs esam pēdējās vietās, pēc tam jau ar katru gadu tā intelekta kapacitāte ar vien krītās un pazeminās. Un šobrīd mēs redzam kaut kādu kariņu. Tas šausmīgi. Negribās viņiem braukt virsū, jo viņi... Es domāju, ka viņi tā sirdī tāpat kaut kāda Latvijas patriota šķietami, ja? Viņiem vienkārši nav tās kapacitātes. Viņi nezin, ko ar to visu darīt. Es piekrītu. Viņi jau tā kā gribētu. Tāpat Evika Siliņa, viņi jau gribētu. Viņi vienkārši nezin, kā īsti. Tā ir kaut kāda problēma, jā. Tāpēc gribētos aicināt tos cilvēkus, kas ir ar to fišku. Ja, tad, attiecīgi, ka tā nauda ir nopelnīta, tad nebeigt uz to Spāniju un nepārvākties uz Dubaju un vēlamies kur projām, bet palikt šeit un arī kaut ko iedot atpakaļ. Ir jau kaut kāds iemesls, kāpēc mēs esam piedzimuši, ne jau tāpēc, lai naudu nopelnītu un aizbraukt projām. Varbūt nav paveicies. Kuriem? Bet tu esi tas cilvēks, kurš ir gatavs iet, kā tu saki, tu esi savu naudu nopelnījis, droši vien biznesa rolē, joprojām iet un darīt, un iet tajā politikā iekšā. Jautājums par politiku, ja būtu kaut kāds spēks tāds, kas ir ar līdzīgiem cilvēkiem, kas arī grib kaut ko izdarīt un redz, kā to izdarīt, un nav tas, ko mēs redzam šobrīd noteikti, tad perspektīvā tas būtu interesanti. Bet šobrīd es redzu, kā drīzāk es no malas to varētu virzīt, pieņemsim, to pašu mākslīgo intelektu jautājumu. Tu ļoti labi saproti, ka no malas nekas nenotiek. Vai tu esi tur un virzi? Kāpēc tu nevarētu būt tas centrs, kurš ap sevi aicinātu šādus cilvēkus, tu visticamāk arī pazīsti viņus? Un es domāju, jūs ļoti viegli notranslētu savas tās idejas tautai, jo tautai arī bišķiņ apjukas, visi tie jau piegriežušies, visi tie, kas ir pie varas un ieskatot vienotību, tu redz, tur nekas nemainīsies, tā mēs arī čibināsimies vēl zemāk, vai bišķi tur virs ūdens, tā arī tas būs. Cilvēki noticēt kaut kādam tādam, kur jauni džēki ar reālu ideju, Es esmu pārliecināts, ka tas varētu notikt. Jautājums, vai tev ir pašam vēlme? Tu iet tagad valsts darbā? Zini kā. Ietu par premjeru, piemēram. Un tev ir kārt blanži, zaļās gaismas. Tu vari nolikt Latvijā viss šis mākslīgais intelekts, programmas, virziens. Es uzskatu, ka viens cilvēks neko nevar izdarīt. Tur ir vajadzīga baigi liela komanda. Bet pie viņas ir jātiek. Bet tu esi gatavs pulcināt šo komandu. Jautājums, vai tādi cilvēki ir Latvijā, kas būtu kaut ko tādu gatavi darīt? Mēs jau redzam, viens ir reku. Ar vienu ir par maz. Es neticu, ka tu nepazīsti tādus. Tas pats nelaiķis, bet labs piemērs Roberts Ķīls. Ja, viņš bija viens pats, viņš ļoti gudrs, ļoti spējīgs bija izglītības ministrs, kurš gribēja visu vērst par labu. Viņš bija viens pats. Viņš bija bišķi filozofs. Bet viņam tāpat bija ļoti labas idejas. Bet, ja tu, var sakot, ir divi varianti, tu ieej iekšā un pasaki, ka viss ir slikti, tad viss sadodās rokās un tevi palaiž zem ūdens, vai arī tu ieej it kā viltīgi, neko nesakot un labot no iekšā, un pēkšņi tu jau esi tā kā visi. Tu man tagad stāsti par nelaiķi Ķīli, par gadījumu, kas bija pirms 7-8 gadiem. Pasaki man kādu jaunāku piemēru. Šobrīd abam arī ir piemērs. Šobrīd droši vien viņš ir tas labais piemērs, jā, kam nav ko zaudēt, kas runā cilvēcīgi, kas nav elitārs, kas ir tuvāk tautai. Es domāju, ka viņš varētu būt tas viens no labajiem piemēriem. Tāpat laikā, pat parādījās diezgan klāri, kā viņš optimizēja līdzekļus. Es nezinu tieši šo gadījumu, bet es redzu, piemēram, gadījumu, kur viņš iecēla Normunu Staņēviču Austrumu slimnīcā. Es viņu pazīstu, man liekas, viņš dara ļoti labas lietas, tīri visu ārā, optimizē, ievieš labas lietas. Tā kā es redzu arī tos labos darbus. Labi, paturpinot to pašu, vai tu redzi, ka esošā koalīcija, Vienotība, ZZS un progresīvie var sadzirdēt šo ideju, vai ir vajadzīga tiešām šī nomaiņa politiskā spektra, lai
šis kaut kāds jaunais kreatīvais pienesums vispār tiktu sadzirdēts. Tur vajag kaut kādu drosmi. Es runāju ar Viktoru, kas ir ekonomikas ministrs. Viņš šo dzird, viņš redz potenciālu šo likā virzienu. Es runāju ar Andu Čakšu, kas ir izglītības ministrs. Viņi arī redz potenciālu un iespējams viņu var pārliecināt arī Gundars Bērziņš, kas ir jaunais Latvijas universitātes rektors. Arī viņš redz, ka šis varētu būt virziens. Tā kā tur vajag, mēs par to runājam, tur vajag drosmi to izdarīt. Protams, daudz vieglāk ir pateikt, ka aizsardzība mūsu ir mērķis, jo viņi nevar izmērīt, un tad tā kā nekas nav. Ar drosmi vien par maz. Es domāju, ka viņiem arī vispirms ir jāsaprot, kas tas par fucking mēs tagad uzliksim valsti prioritāti mākslīgo intelektu, nevis drošību un vēl kaut kādas heģņas. Lai viņi tagad vienā brīdī aizdomātos, mums tāds mākslīgais intelekts stāv bišķi virs drošības. Bet tad mēs pastamies no otras puses, skaties, mēs ražojam šeit Latvijā ļoti labus dronus. Mums jātērē 2% ir uz ieroču iepirkumu. Kāpēc mēs tos 2%? Ja būs 3. No IKP 3, kāpēc mēs neinvestējam savās dronu ražotnēs? Kas ir jau balstīts uz mākslīgo intelektu? Atbildi uz šo jautājumu pats. Nē, man liekas, ka tas ir tik loģiski. Jo būtībā tā jau ir militārā industrija. Tā ir militāra industrija, tā ir mūsējā. Mēs varam atbalstīt savu vietējo ražošanu, kas ir gan balstīta uz mākslīgo intelektu, un tas, man liekas, super loģiski. Vai ne? Un tas ietilpst tajos kritērijos, tieši tā. Jā, 2% no IKP. Un mēs attīstam savu ražošanu. Tā kā, mākslīgais intelekts vienkārši visur. Tā kā vienkārši tur vajag apzināties, ka mēs esam jau nākamajā industriālajā revolūcijā, nākamais solis, un to vienkārši jāsāk darīt. Labi. Tu esi ziedojis politiskām partijām? Es pats personīgi nē. Tavs uzņēmums. Vai pastarpināti? Pastarpināti. Noteikti kaut kā es esmu mēģinājis atbalstīt, kas man tajā mirklī licies, ir kaut kāds pareizi virzieni vai cilvēki. Kas tev ir licies kādā brīdī pareizi virzieni? Jo tu vēl biji pietiekami jauns, kad mēs uz NATO tur virzījāmies un Eiropas Savienību. Droši vien tad jau es sapratu, ka tas ir... Tur tu vēl nevarēji piedalīties. Tad vēl nē, bet varbūt tad tīri ar savu balsi, bet... droši vien es biju arī tāds, kas ilgi atbalstīja vienotību ar domu, ka jābēg prom no oligarhiem, bet tad droši vien tagad ir kaut kāda vilšanās atkal, jo viens ir, latviski sakot, naudu nezagt, un otrs ir neko nedarīt. Tā kā tas ir jāvērtē vēl, kas ir lielāks ļaunums. Vai nozagt un padalīties, vai ne? Tik smalki es nezinu, bet gribētos kaut kādu racionalitāti arī, nevis tikai vērtības. Labi, bet tagad paņemam tā, ka tev ir kaut kāda iespēja šo procesu izmainīt. Kā tu vispār teorētiski to ieraugi? Kā tas vispār varētu notikt? Labi, tu uzsāksi kaut kādas diskusijas, tur kaut kādiem cilvēkiem runāsi. Kā tavprāt reāli tas varētu notikt, kurā brīdī tas tiek izdzirdēts tur? Politiķiem, lai viņi pēkšņi, tur tas džeks kaut kāda laba ideja bija, tur paklausamies, jo viņam jau tur ir atbalstītāji, kā tu teici, tur universitātē un vēl kaut kur. Kā tu to ieraugi? Visdrīzāk, es domāju, ka to būtu visvieglāk izdarīt it kā liekas visloģiskākais caur prezidentu, ja viņam izdotos pārliecināt, ka tas ir veids, kā mēs varam, samazināt to pašu ierēģņu skaitu, viņus efektivizējot, vai pat nemazinot, bet viņiem atvieglojot darbu, un tad viņi var darīt citas lietas. Tā kā tas būtu tāds visloģiskākais, jo Igaunijā arī digitalizācija kā virzienu uzlika valsts prezidents. Bet, prezidentam jānav tāda teikšana, lai viņš tagad varētu koalīcijai baigi nodiktēt virzienus. Es nezinu, kāpēc Igaunijā viņš kaut kādā varēja to izdarīt. Acīm redzot, iepriekš jau koalīcija bija par to vienojusies, viņš to vienkārši prezentēja. Visdrīzāk, ka tā. Nevis viņš prezentēja kaut kādu ideju un koalīciju. Viņš saka tā, ok, mēs darām tā. Neticu, ka tas tādā veidā ir iespējams. Bet tā versija, ko es mēģinu realizēt, kad es mēģinu pārliecināt, visus cilvēkus, ar ko es komunicēju, ka tā bez mazā ir viņa ideja,
Un tā kā ka viņiem noticēt, un tad cerams viņi noticēs, tad viņi liks vēl kādam noticēt, un tas eksponenciāli kaut kur izaugs. Mums ir maza valsts. Mēs neesam Amerika. Tu esi vērā ņemams uzņēmējs tomēr Latvijā. Es nedomāju, ka tev ir ļoti grūti dabūt vizīti pie prezidenta un viens pret vienu pārliecināt par šo kaut kādu virzību. Tu esi mēģinājis izdarīt piepūli? Jā, noteikti es mēģināšu. Es tā lēnām uz to eju. Jā. Bet, teiksim, es viņu nesen pirmizrādē satieku ar tevi un pasveicinos, bet, teiksim, man būtu ideja, es viņam iet klāt un teikt, Rinkevičs kungs. Varbūt ir vienkāršāk, bet viņu pārliecināt caur kādu viņu padomnieku, varbūt kamā viņš vairāk ieklausās, ja viņš viņus izvēlējies kā padomnieks ar to pašu Gundaru Bērziņu, kas ir Latvijas nodaļas rektors. Vai arī kopā ar viņa padomniekiem. Noteikti, mums šeit ir ideja, beidzot mums ir kaut kāda ideja, mums visu laiku atduramies par to, mums nav nekādu ideju. Es neesmu kompetents spriest, vai tā ir tiešām tāda ideja, kas visu pavilks un visu izmainīs uz labo pusi, bet izklausās labi. Mēs vienkārši paņemam vienu soli tālāk par Igauniju. Ja viņi ir uzlikuši digitalizāciju, mēs jau uzliekam mākslīgo intelektu, kas iekļauj digitalizāciju, bet iekļauj arī visas pārējās lietas. Jā, bet no otras puses, saucās arī tāds gaisa pilis, mēs varam būvēt. It kā jā un it kā nē. Pārlikt nākamajā kaut kādā evolūcijas procesā, uzreiz garām Igauniem aizlikt un nolikt tur mēs jau ejam. Kaut gan kādreiz, kādreiz man liekas, kaut kas līdzīgs sanāca ar to, jo rietumos bija tos čekus parakstīja, arī Amerikā, man liekas, vēl tagad ir, mēs kaut kā pārlicām pat aizno uz kartēm. Mums pat īsti to čeku nebija, man šķiet. Es nevienu čeku mūžā neesmu parakstījis. Jā, tā kā es piekrītu, tur kaut kāda tur doma ir, jo mums bija, man liekas, ka mums uzreiz bija internetbankas, mēs pie tā pieradām, un tā bija mūsu norma. Un tad, piemēram, Āzijā nebija internetbankas, vai tajā pašā Ķīnā, un tur uzreiz bija, kā mums ir WhatsApp, tur ir WeChats, un tad attiecīgi tur uzreiz viņi vienkārši to internetbanku uzreiz integrēja čatā. Tā kā, nākamā fāzē. Nav problēma, ka tu bišķi atpaliec, varbūt pat tu vari izdarīt lietas labāk. Kaut gan es joprojām kaut kādos restorānos rādu šādu zīmi, es nezinu, kur man pielips, kā es parakstītu čeku. Kad tur raksta rēķinu, tas tā kā saskaitīt, man liekas. Tas jā, bet princips tas ir redzējis tajā pašā Amerikā, kad tu čeku paraksti, tu rādi, ka es gatavs parakstīt. Kā mums nav tā čeku bijuši. Tas baigi interesanti. Un, ja tu tā saki, ja mēs pārlicam kaut kādai fāzai pāri, ok, izklausās labi. Mēs vismaz varam mēģināt. Tas ir vienkārši, ja tu redzi visā pasaulē apkārt, kas notiek, tad tas tev liekas loģisks nākamais solis. Bet tas jau arī es vienkārši vienlaicīgi arī dzīvoju savā burbulī. Katrs mēs dzīvojam savā burbulī un katram mums savu realitāti. Tāpēc arī tev, tavā burbulī droši vien mākslīgais intelekts liekas kā pats par sevi saprotams. Man, tā kā es neesmu sociālos tīklos, mums labi ir YouTube šis kanāls, bet ļoti minimāli atgriezenisko saiti. Es redzu to mākslīgo intelektu, man ir Telegrama kanāls, kur kaut kādas mākslīgā intelekta jaunākās fiškas rādās. Man kaut kā tas baigi neuzrunā. Es saprotu, ka tā ir nākotne un no tās nevar izvairīties, bet kaut kā... Droši vien vairāk tas ir uzņēmējiem, ka viņi grib būt vēl projām konkurētspējīgi, un tad viņi redz, manam konkurentam vairs nav zvanu centrs, nav tur milzīgs office, nav tie jāmaksā darbiniekiem algas, nav apdrošināšanas, nav tas. Tas vienkārši viņu padara konkurētspējīgāku, un attiecīgi man tā konkurence dzen uz priekšu un tā kā liek izvēlētos šo risinājumu un arī būt konkurētspējīgam. Bet tas normālais iedzīvotājs redz, ka šis process mums atņem darba vietas. Viņš vienlaicīgi atņem darba vietas, bet vienlaicīgi arī mums Latvijā šobrīd trūkst aptuveni 100,000 cilvēku darba rokas. Tā kā, ja ienāks tirgu jauni cilvēki, tad Latvijas ekonomika tikai to no tā iegūs. Kaut gan es šodien internetā lasīju, Eriks Lauks nevar dabūt darbu. Viss kaut kur piesakās un neko nevar dabūt. Viņam tas ir pār 50 gadiem bišķi. Atkarīgs droši vien no viņa spējām un tas, kas ir viņa profesijā. Viņš ir gatavs darīt vienkāršu darbu. Tā neizklausās pēc taisnības, varbūt viņš kārtīgi nav meklējis.
Jo visi, ko es dzirdu uzņēmējiem apkārt, kad atkal cilvēks nevar atrast. Ka visi viens no otru projām pārpērk un cilvēki katru gadu 10% paliek dārgāk. Bet ko tu saki šobrīd par to Azijas cilvēku šo lielo daudzumu, kas plūst šobrīd iekšā, saki? Nu, viņi jau tik ļoti neplūst. Latvijā, man liekas, joprojām tas nav atrisināts. Tāpat cilvēki tiek ievesti no Lietuvas, Igaunijas, jo tas joprojām nav atrisināts. Nu, valsts balcis tur vairs neredzu normāli, vietējos cilvēkus šajā nišā. Tā ir loģiska attīstības fāze, ja, kad ir cilvēki, tur kā mēs nesen braucām lasīt zemenes, tad, tiecīgi, mēs esam atkal kaut kur izauguši, un tad atkal ir citas valstis, kas dara šos darbus, kas ir mazāk apmaksā. Tas ir kā loģisks tāds ekonomikas dzinuls ir. Bet to labi zini, kā Merkelē beidzās šo ekonomikas dzinuli, ekonomika uzcēlās, un tad radās viss tās migrantu problēmas un daudz citi procesi droši vien ir būtiski tā ļoti būtiski iedarbinājās. Jā, ļoti būtiski tā atlase, tad attiecīgi tos cilvēkus pārbaudīt, skatīties. Tad mēs atlasam indiešus un pakistāniešus, te mums dara. Jautājums droši vien ir kaut kādās saprāta robežās. Saprāta robežās ir jāskatās, kas tie tādi ir, uz ko viņš šeit brauc. Var sakot, ir kaut kādas droši vien testi, kurus var iziet un saprast, un ja tas darba devējs jau par viņu kaut ko ir gatavs arī atbildēt, tad es domāju, ka tā nav problēma. Tu bišķi ne tādu Merkeles variantu velkam? Visus droši vien nē, bet nē, arī nē. Droši vien kaut kāds sabalansēts variants. Tas jau tomēr mēs atceramies, Vācija nenormālu ekonomisko izrāvienu tieši caur migrantiem arī veica būtībā. Droši vien ir viens grāvis un otrs grāvis, ja, tad parasti kaut kur tā atbildi pa vidu. Atbildi pa vidu. Ko tas man atgādina? Konfūcija. Tā jau parasti vienmēr ir. Beigās tas balanss ir tas īstais. Kādi ir tavā privātā dzīvē riski? Kādi riski ir? Kādus tu pieļauj? Cik es saprotu, redzi, tu dzer ūdeni, kafiju, viss pareizi. Nesmēģi atšķībā no manis, kurš saltu kristolēt, mango pīpē, iedver visīti. Tu esi tāds pārējais, tu esi no rītiem sporta zālēm, pēc tam tu vēl arī vakarā meditē. Jā, izklausās kaut kā pārāk pareizi, bet es nezinu, es kaut kā baigi augstu vērtēju to savu kognitīvo spēju, un ja es lietoju alkoholu, tad viņi kaut kur pazūda un nav pieejama. Reku tikko Maskas teica, ka ketamīnu jālieto, lai kā reiz uzlabojās šī spēja. Tas atkal ir kaut kas, droši vien kaut kas cits ir, un tas ir, katrs tur atbild par sevīm, bet man vienkārši tiešām tā kognitīvā spēja ir baigi augstu vērtēja. Man brīvdienās patīk sportot, patīk lasīt, ja es lietoju alkoholu, es vienkārši to nevaru darīt. Tā kā... Ko tu lasi? Kādas grāmatiņas? Tu arī daļi tur vai tikai kaut kādu pašizglītošanās? Es kaut ko lēnām cenšos arī daļi tur likt klāt, bet pārsvarā droši vien tās ir kaut kādas personības, kas ir izdevies, kas strādāja, kas nestrādāja. Tā kā kaut kādas lietas, kas palīdz saprast citu pieredzes, vai arī kaut kas ir kaut ko daudz sasniedzis, kādas bija viņa motivācijas, kā viņa līdz tam tika. Kā eksperti saka, tu vari izlasīt 1000 grāmatas, kur miljonāri dalās ar savu pieredzi un nekad nenopelnīs to limonu. Jā, tas droši vien ir kaut kāds, ja tu konceptuāli dzenies pēc tās naudas, tad tāds tik viegli viņi nav nopelnīt, bet ja tu redzi tos puzles gabaliņus, ko saliekot kopā, ja tas izdosies, tad es varu iedot vienu piemēru, kā es kaut kādu pirmo nopietno naudu sāku pelnīt, ka man bija gadi, nezinu, man 11 gadi bija. Var sakot, es biju, kad tikai es vēl strādāju McDonaldā. Var sakot, 12. klasē es līdz 3 skolu, no 4 līdz 10 McDonaldā strādāju, nopelnīju pirmo kaut kādu naudu. Jānopērk mobilais telefons, jo tie, kam bija mobilais telefons, tie bija džeki, un tie, kam nebija, tie nebija džeki. Var sakot, es esmu nopelnījis pirmo naudu, es SLV, skatos, tur pārdot dažādas Nokijas, tur gribu nopirkt, atbrauc džeks, mēs ar viņu satiekamies. Viņš saka, reku, tur tas telefons, mēs tur nopērk, viss izdodās. Viņš saka, reku, tur es iedošu 50, man liekas, lati vēl bija tajā laikā. Viņš saka, iedošu 50 latus, ieeja veikalā, nopērc telefonu, un es tev uzreiz iedošu 20 latus par to. Es saku, kur ir tas sketch? Viņš saka, tur viņus tos telefonus tirgo ar zelta ziltiņām, jo viņi grib, lai maksimāli vairāk lietotās zelta ziltiņas, un tāpēc viņi maksā tur lētāk, jo viņi īstenībā maksā tur 100 latus. Bet tās ziltiņi ir
Taču nebija jāreģistrē. Nu, viņa nebija jāreģistrē, tieši Tad tā tas kāpēc nav viņš līgums. pats nevarēja ieiet? Tur jau, laikam, tie jau pārdevēji zināja tos jau. Viņi jau atpazīst, kas nāk tur vairāk spēku, tur var sakot zināja. Nu, lūk, es ieeju iekšā, nopērku to telefonu, dabonu tos savus 20 latus. Nu, tā kā viens variants ir, nu, tā kā priecīgs dabonu 20 latus un aiziet mājās. Otrs variants ir, kad droši vien, ka pēc 2 nedēļām jau visa universitāte man visos veikalos pirka tos telefonus. Un kaut kādus, nezinu, 2 gadus es tur pelnīju, nezinu, tur daudz naudas, tur, nezinu, 500,000 latus dienā. Bija tāds laiks. Tā kā, nu, var sakot, visiem ir kaut kādas šīs mazās iespējas. Jautājums, ko tu ar to iesāc? Nu, tas, man liekas, tāds labs piemērs, kas parāda to uzņēmējdarbības gēnu. Tu ieraudzi vienkārši vienu mazu lietiņu, tu aiz viņas aizceries un tad tu uz tā būvē. Tāpat laikā arī ir kaut kāda ātrā nauda, varbūt kaut kādā ziņā vieglā pēkšņi tikai nofiškoju un ir, un sāks arī izklaides, protams. Alkohols, meitenes, narkotikas. Nu, tas kaut kā... Kruks. Nē, nu kaut kāds alkohols droši vien jaunībā bija, jo tad īsti latviski sakot nekas par to nebija. Nu, ka tu varēji dzert tur piekdienā, sestdienā un svētdienā būt tikpat produktīvs. Tā kā... Bet kaut kā man vienmēr bijis kaut kā tā kapitāla vairošana pamatā, nevis kaut kā, kad tik viegli atnāca, tik viegli aizies. Tu tā kā Šlesera ceļvēji. Nu, varbūt, nezinu. Nedzer, nepīvē. Jā, nu kaut kāda jaunībā, protams, tā dzeršana kaut kāda bija, un gan jau arī kaut kāda pīpēšana bija, ja tu gribēji būt tur kaut kāds krutējs džeks, tad tev tur bija jāpīpē. Tā kā tāds kaut kāds fails, protams, bet arī... Bet očībā no Šlesera baznīcā nē, ja tu neesi kaut kādā sektā vai esi? Nē, baznīcā es neeju. Protams, es ticu, ka Dievs ir, bet tāds konkrēts ticība, kaut kāda konkrēta ticība, nu es saprotu, ka kāds šo pasauli ir izveidojis, ka tas nebija cilvēks. Kaut kas vairāk spēcīgāks par mums, protams, eksistē. Nu, tu bišķi tādās reliģiozajās šitajās sektās, nu? Nē, nu man ir... Luterāņos vai kaut kur tu neej? Nē. Tas man neinteresē. Es droši vien, ko Ziemassvētkos ar bērniem aizēju uz kādu baznīcu, jo tas vienkārši iedod kaut kādu tādu sajūtu, bet... Cik tev ir bērni? Veseli 3. 3 bērni, nu skaidrs. Veseli 3. Viens pavisam nesen. Šī gada ražojums. Maziņš pavisam. Pavisam maziņš, jā. Un lielākie cik lieli? Man ir puisis, kam ir jau 14 un meita, kam ir 13. Jā, un tagad pavisam mazai meitai janvārī tikai piedzima. Tagad es varu vēlreiz izbaudīt to procesu, jo, kad tu esi jauns un tev piedzimst bērni, tad tu visu laiku steidzies. Visu laiku tajā darbā. Kā lūdzu? Nu, tu visu laiku radi. Tu nemaz neredzi, kā viņi attīstās, un tu tikai gaidi, kad sāks staigāt, kad sāks runāt, kad mēs, nu, var sakot, tu kā bišķi steidzies. Tagad ir atkal forši, ka var izbaudīt to procesu bez steigas. Kad tagad dot mazai meitai vārdu, piemēram? Visi mēģina būt oriģināli. Tagad. Jā, man meitai vārds ir Herta. Kas ir arī pietiekami oriģināli. Latvijā nemaz nav tik daudz. Tas gan, jā. Jā, tā kā ar tiem bērniem arī ir tā interesanti. Jā, man, piemēram, puisis ir tāds, kuram ir ļoti spēcīgas egzaktās zināšanas. Meitai atkal ļoti labi sanāk tāds sociālais. Nu, tā kā viņi tur ļoti ātri nodibinās. Tur atbrauks jaunu pilsētu, pēc 5 minūtēm jau viss pazīst ar visiem draugi, pie visiem mājās. Tā kā, un tad es atkal tam puisim skaidroju, kad viņš tur mācās ģimnāzijā, tur priecīgs, lepns, bet es saku ar tām egzaktajām zināšanām, visus, ko es zinu, kam ir atkal tās sociālās zināšanas, ka viņi daudz tiek tālāk nekā tie, kas var kaut ko loģiski izdomāt un sarēķināt. Tā kā es viņus mēģinu balansēt un abus vilkt arī uz otriem grāviem. Bet kā izpaužās, nu, tu kā tēvs, kā tu audzini bērnus? Nu, droši vien es esmu kaut kāds tas stingrais, es tā gribētu domāt, jo es saprotu, jo tu vairāk iedod, jo tu vairāk atņem. Viss, ko tu iedod pa daudz, tas viņiem nāks pa ļaunu un viņi būs mazāk spējīgi. Bet stingrais jau ir tas devējs. Nu, tur ir jautājums. Es domāju, ka nē, ka drīzāk tas nestingrais būs tas, kas visu ļaus un visu dos. Nu, bet stingrais tas nozīmē ierobežots laiks ar telefonu. Nu, piemēram, jā, tādas lietas, jā, tur screen times. Nu, es mēģinu viņu visu laiku bloķēt līdz 1-2 stundām, bet viņi visu laiku pamanās viņu kaut kā atbloķēt,
Mums ir tāda mūžīgā cīņa. Viņi tevi apčakrē tehnoloģijās. Jā, tas, kas jau ir Džeks vecāks, viņš vienkārši tur, viņš jau ir droši vien spēcīgāks. Jau, ka viņi var ņemt darbā savā kompānijā. Nu, lēnām kaut kas būs tāds jāsāk domāt, jā. Nu, tu viņam grāmatiņas lietas lasīt? Lieku grāmatas lasīt, jā. Ja viņš grib kaut kādas tur, nu, mums ir kaut kādi tur nosacījumi. Ja viņš nav top 15 klasē, tad nevar īsti neko nepirkt, ne kaut kur baigi iet uz kaut kādiem kino. Vai arī, ja grib, tad kaut kāda varbūt grāmata jāizlasa, un tad attiecīgi var kaut kādas lietas atkal nopirkt. Bet vai tad tu vari saņemt tādu skrīnu ar reitingiem? Protams, jā, E-klasē tu visu redzi, kurš esi klasē, kas ir vidēja atzīme. Protams. Un kur tad paliek tas, ka tieši tā konkurence čakarē kaut kādas lietas, ka jādod tā brīvā attīstība. Ja tu saki, tev viss reitingos. Nu, droši vien tā ir tāda cenšanās. Atceros, ka neko tu neredzi. Nu, teiksim, man meita Spānijā tur mācās. Tu redzi, ko tev skolotāji saka par to, kas ir ar viņu. Tur nav nekādu reitingu. Latvijā tas viss ir pieejams. Tas ir pretrunā ar to, ka mēs tur mēģinām nelikt atzīmes. Bla, 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 un tāpat laikā mums ir reitingi. Un tu ieraugi savu bērnu tur reitinga beigās, un tu esi tā kā arī nīknis. Nu, droši vien tas ir par ko. Es teiktu, ka pirmajos gados droši vien atzīmēm nav tik liela nozīme, kamēr tas bērns vēl ir, nu, tu viņu tā kā negribi sabojāt ar tām atzīmēm un teikt, ka tu esi kaut kas slikti ar tevīm. Bet man liekas, ka tas ir par kaut kādu cenšanos, un man liekas, ka tā ir tāda laba lieta. Es arī redzu, man bērns, nu, viņi mācījās starptautiskajā skolā, un es kaut kādā mirklī saprotu, ka akadēmiski tas līmenis starptautiskajā skolā, diemžēl, nav tāds, kā mēs gribam. Mēs, protams, gribam labāko, bet Latvijas ģimnāzijās, nu, top skolās noteikti tas līmenis ir daudz augstāks. Un es arī redzu, kad bērni 10 reizes vairāk mācās, viņi paši ir priecīgāki, viņi saņem daudz labāku saturu. Un arī, nezinu, ja starptautiskajā skolā mācoties, viņi tur spēlē Fortnite, tad tagad, nezinu, ģimnāzijā mācoties, viņiem visiem reitingi šahā, viņi visi sacenšās. Var sakot uzreiz, ko... Šahā reitingi, tie manējie jau. Tie ir, jā, tā kā viņš jau droši vien tur arī man vinnēja. Tā kā tās ir tādas labās lietas. Ko tavs sieva nodarbojas? Mana sieva, ar ko nodarbojās, viņa tagad nodarbojās ar bērna pieskatīšanu, bet tiklīdz varēs, droši vien, tad viņi plāno nodarboties arī ar uzņēmējdarbību kaut kāda veida. Tavā iekš tavas sistēmas? Vai viņai grib savu neatkarīgu kaut kādu? Viņa grib neatkarīgu, viņa grib savējo restorānu taisīt. Tas ir ļoti, kā tu teiktu, riska zonā biznesa. Tas ir riska zonā biznesa, bet, zin kā, katram jau ir jādara tas, kas viņam sanāk un kur viņam ir iedvesma. Un, man liekas, ka tur kaut kā jāsako līdzi tam. Ja tas ir tavējais, tad arī visdrīzāk izdosies. Bet nav tā bieži vien, ka tādi turīgi vīri atbalsta sev kaut kādu biznesu, izstāv žāli vai vēl kaut ko. Apzinoties, ka tas bizness tur neies, bet viņai prieks par to, un viņa tur rosās, un viņa savu laiku ir nodarbināta. Vai tu šos riskus izvērtē arī tajā brīdī, protams, kad viņi tev stāsta konceptu, teiksim? Droši vien, ka es mēģinu arī palīdzēt, kaut kā saprast, kas ir laba vieta, kas ir slikta lieta, bet man liekas, ka arī tā arī jebkurā gadījumā ir pieredze. Ja tas cilvēks mēģina to restorānu taisīt, tas jau arī ir. Tur ir jāpieņem cilvēki, jāatrod forša vieta, jāuztais foršs dizains. Tas jau arī ir kaut kāds mini uzņēmums, ar ko tu nodarbojies. Un ja arī tas nesanāk, tad tā ir atkal pieredze, ko tu uzkrāji un var tālāk darboties. Bet tu esi investors. Nu, visdrīzāk, jā. Viņi investējusi ir ģimenē, viņi... Jā. Nu, tas, man liekas, ir kaut kāda godīga sadarbība. Vai ne? Cik gados tu jūs apprecējāties? Mēs tātad, cik gados es apprecējos? Tad, kad bija McDonald's strādāja? Tad, kad man bija McDonald's. Tātad, var sakot, šī man var teikt, ir tādas otras nopietnās attiecības. Tad es izgāju pirmo ciklu ar nopietnējām attiecībām, nu kā man ir pirmie 2 bērni. Mēs bijām 10 gadus kopā. Tātad tev kopā ir 5 bērni? Nē, tie ir vēl tie paši 2. Tie paši 2. Ok, piedod, kāpēc es tik... Nav nekādas informācijas par šo. Tu esi ļoti baigi noslēpis labi. Un Instagram konts tev ir slēgts. Jā, cik es varu, tik slēpjos. Var sakot, jā, tad attiecīgi no pirmās laulības man ir 2 bērni, un tagad no šīm attiecībām man ir 1. Jā. Un kā tava jaunā sieva ar
Taviem vecākajiem bērniem saprotās? Nu, saprotās labi, droši vien, ka viņai arī savi izaicinājumi ir, un tur viņai cepuri nost par to, kā viņa ar to tiek galā, teiksim tā. Ja, tur diezgan ļoti jānokomunicējās. Jā, tas nav viegli, teiksim tā, tas nav viegli, bet mums tur tā kā diezgan labi izdodas. Bet bērni dzīvo gan pie jums, gan pie... Jā, mums ir tas modelis, ka jā, nedēļa tur, jā. Ok, tad viņai noteikti nav viegli atrast tos... Nu, kaut kā mēs tur tiekam galā. Protams, kad ir kaut kādi momenti, kad ka visiem kaut kā ir grūtāk, bet mēs tā kā labi tiekam galā, es teiktu. Bet šī patreiz, tu esi otrais precējies. Ja? Nu, mēs esam šobrīd procesā, jā. Tā, tu vēl neesi jāprecējies. Mēs esam sadarinājušies, jā. Sadarinājušies. Jūs baznīcā precēsieties? Nu, jautājums, jā, tur redzēs. Kāpēc tik smagi nopūties? Nevar izvēlēties ticību. Tas varbūt nav manis īsti, bet... Viņa grib. Viņa... Nu, redzēs, mēs esam procesā, diskutējam par šo jautājumu. Ok. Bet tu būsi... Viņā vīlies, ja viņai nesanāks tas bizness. Nu, es viņu kaut kā droši vien atbalstīšu. Vai es būšu vīlies? Nē, es arī droši vien gribu, lai pamēģinu, jo tas... Bet tu nejauksies iekšā. Nu, tādā ziņā, ka viņam cilvēkam viņš grib pats uztaisīt. Tu arī tā, man jau ir intuīcija. Ļaus tomēr viņai tur sevi realizēt. Vairāk nejaukšos nekā jaukšos, teiksim tā. Viņai arī pietiekami tāds spēcīgs raksturs, lai man neļautu jaukties. Kāpēc tu aizgāji no pirmās sievas? Ar tavu pareizo dzīvesveidu būtībā, sauksim tā un pareiziem diezgan, es skanēju tādiem uzskatiem diezgan, pat varētu teikt, konservatīviem. Un no otras puses progresīviem, kas saistās mākslīgo intelektu. Ja tu ļoti labi menedžē biznesu, kāpēc tev nesnāk, teiksim, savu ģimenes dzīvi nesnāca nomenedžēt? Tas jau bija tik sen, kad es pat varbūt nezinu iemeslu, bet tas bija kaut kāds tāds, nezinu, mēs bijām kopā uzauguši, kopā cik tālu varējām attīstījušies, un tad bija kaut kāds mirklis, kad nezinu, katrs vairāk attīstījāmies, katrs savā virzienā, un bija kaut kāds loģisks iznākums tāds. Šķērs aizgājot. Nu, tā kaut kā izskatās, jā, jo ja tu esi ļoti agri es sāc būt kopā, tad kaut kā Cik tev bija gadu, ka jūs? Man liekas, ka man bija gadi 20, viņai gadi 17. Jā, zem pantas tajā. Jā, tas ir minus, ka mēs iepazināmies, bet jā, nu tad tāds risks pastāv, ja tu ļoti agri sāc, tad tu it kā neizdzīvo to ciklu, ko izdzīvo visi citi. Nu, tas nebija viegli, bet tā mēs abi vienojamies, ka tas ir pareizāks. Bet tā jaunā tev nebija par iemeslu tam, ka tu aizgāji? Nē. Tad bija kaut kāds laiks, beidzās, kad es... Arī pa brīvā vīrieša statusā padzīvoja. Tieši tā. Un tad man tev viens tāds kutelīgs jautājums. Tas laiks, kad tu padzīvoji brīvā vīrieša statusā, zinot, kā griežās tavu uzņēmēju darbību, cik tu vari uzticēties tām bēbēm, kuras jau tomēr beig arī visu ātri izčeko tavu rocību? Tas ir kaut kāds sarežģīts jautājums. Tur droši vien man arī pagāja kaut kāds ilgāks laiks, kamēr es attiecības, kur es varēju saprast, ka tas cilvēks īstenībā ir kopā ar manīm, nevis ar kaut kādām iespējām. Par to, ko tu esi radījis. Kaut gan, kā parasti saka, tu esi arī tavs piķis. Jāmācās atdalīt, jā. Un tev sajūti, ka šoreiz, Jā, man ir ļoti laba sajūta par esošām attiecībām, tā kā es... Kā sauc savu jauno meiteni? Marta. Marta. Ok. Kā tu, tad es pamodelēju bišķi tagad tavu nākotni, jo es saprotu pēc tādiem paziņojumiem, tad diezgan daudz esi gatavs ieguldīt enerģiju, tā kā Latvijas labā visas šīs diskusijas, kas būs Delfos, un runāt ar tiem, jo šeit mēs nerunājam par to, ka tev no tā ir sautīgs labums. Ja? Tavs bizness noteikti dzīvos pats pa sevi. Šī tomēr ir kaut kāda ideja, kaut kāda, es nebaidīšos vārda misija, kas tev ir. Kā tu redzi, nebūs tā, ka vienā brīdī, nothing.
SSB Timber, Latvijas meža un zemes pārvaldības uzņēmums piedāvā pilna cikla meža apsaimniekošanas servisu, konsultācijas un plānu izstrādi, veidojot augstvērtīgu meža audzi ar pievienoto vērtību. Kopsim un veidosim augstvērtīgus Latvijas mežus. Droši vien, ka tas ir arī atkarīgs no kaut kādas vilkmes būs. Jā, tad attiecīgi kaut kādu nolicis kaut kādu laiku noteikti, kad es tiešām centīšos iešu un mēģināšu un palīdzēt. Jāskatās, kādi cilvēki ap to veidosies, vai radīsies vēl cilvēki, kam arī ir vēlme kaut ko Latvijas labā darīt. Un, jāskatās, kā tas izaugs. Protams, paralēli man arī ietekmē, un arī visus uzņēmējus, ko es pazīstu, ietekmē faktors, kad ir tas kaut kāds minimālais drošības risks. Jā. Tad attiecīgi visus, ko es zinu, diemžēl, pusi kapitāla investēs ārpus Latvijas. Tas kapitāls jau, kurš tāda ir mazs, vēl aizplūdīs projām, jo visi, lai arī tā iespējamība ļoti maziņa, visi grib kaut kādu... Būsim godīgi, netik maziņa. Jautājums katra galvā, bet visus uzņēmējus, ko es skatos, visi meklē iespējas, kur investēt naudu ārpus Latvijas attiecīgi. Tas ir kaut kas, ar ko nodarboties, ja, tad viens ir veidot tās investīcijas kaut kur ārpus Latvijas, kas būtu potenciālās kaut kādas, otrās mājas, un otrs ir palikt šeit un mēģināt to Latviju, tā teikt, kaut kā viņai palīdzēt un attīstīt. Bet tu redzi, šis aizplūšanas investīciju fenomens ir tikai šis drošības aspekts vai šī nesakārtotā ekonomiskā principā? Vairāk drošības, jo īstenībā jau izbraukt no valsts un biznesa sākt citur, tas ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīts process. Bet tagad, ko es redzu, ko visi dara, tad to vien meklē kā iespējas investēt ārpus Latvijas. Kas pērk dažādas lietas, bet cits pērk tur viesnīcu, slēpošanas kurortos, ja kas tad var tur, vadīt to viesnīcu un būt, kur dzīvot. Slēpošanas kurortiem te ir sarežģīti. Tur daži nopērk pēc tam sniega nav kaut kur Alpos. Es reiz kaut kur lasīju, ka Džeks bija nopirts un nav sniega, un viņš ir baigā praļotāri. Tā, protams, ka jāvērtē riski, jā, tur riski vienmēr ir. Tad citi pērk viesnīcas balī, citi, var sakot, visi skrien investē ārpusē. Diemžēl tas kapitāls jau, kas mums tā ir mazs, tagad plūst prom, jo tā narratīva ir tāda, ka te nav droši, un tad visi, protams, mēģina uztaisīt kaut kādus alternatīvas variantus. Bet tur noteikti neesi izņēmums, tur kaut kur skaties. Protams, arī es skatos kaut kādu pusi kapitālā. Es ļoti pirms tam daudz investēju nekustamā īpašumā šeit rekonstruējām, atbrīvostījām jaunas dzīvokļu mājas, tad tagad varbūt es kādu laiku iepauzēšu. Apačuksti, kur tu ārpusē esi gatavs tagad investēt? Lielākā daļa skatās uz kaut kādu Spāniju, Portugāli, jo tas ir tik tālu, viņš pat, ja mēs skatāmies Pirmo, Otro pasaules karu, Spānija, Portugāli nebija iesaistīti, ja, tad... Tas tieši tas pats, ko tagad Makrons saka, ka viņi iesaistīsies, tu viņiem blakus neredzi spāņus, itāļus vai portugāļus. Tas ir tik tālu, un gribās tomēr palikt Eiropā, un tur Spānija, Portugāla, tas ir 4 stundu lidojums, un saprotam, biznesi ir jau, kas tur darbojās, var sakot, ir arī kaut kādi tie, cik vienkārši ir piekļūt pie tā tirgus un informācijas, ja ir jau kaut kādi citi uzņēmēji, kas tur darbojās, un tev var pastāstīt, kā tas viss strādā, tad arī vienkāršāks tas ieejas punkts. Bet tu esi jau tā cita paudze, tu jau nebija tajos laikos, es tikai gribu, vai tevos pirmsākumos nebija nekāda saskarsme kaut ko, kas ir kaut drusciņu atgādina reketu, kaut kādiem jumtiem? Kaut kā pavisam maz man bija kaut kāda saskarsme, bet vairāk nekā jā. Vai es teiktu, ka nē? Es teiktu, ka nē. Tad otrais posms, kas jau tagad diezgan arī bija modē, kā latviski pateikt, atžmiegt biznesu. Ka mēs tevi investējamies tevi un lēnām tevi izspiežam ārā. Tādu arī nav bijis mēģinājumi? Nav bijis tāds. Es teiktu vairāk, ka nē. Es esmu baigi uzmanīgi bijis ar partneriem vienmēr, kad vairāk es esmu mēģinājis visur iet viens. Man ir tieši varbūt bijusi pieredze no kaut kādiem cilvēkiem, ar ko es kaut kādas lietas esmu darījis kopā, kas man ir stāstījuši, ka viņi beigās sastrīdās, un tas vairs nav par biznesu, bet par viņu attiecībām, un tad tie biznesi izjūg. Un tad es baidījos no tā riska un pārsvarā centos visus biznesus taisīt viens.
Jā, tā ir kaut kāda varbūt tāda īpatnība. Es saprotu, protams, ka forši ir, kad ir vēl citi partneri, tad tev ir par ko parunāt, jo īstenībā jau uzņēmējdarbība tas ir tāda ļoti, ļoti vientuļa lieta. Gribās apspriesties. Jā, jo savādāk, ja tu esi Režija ir vientuļa. Nu, uzņēmējdarbība arī ļoti, ja tu esi viens, tad tu esi ļoti vientuļš, jo tavie mērķi nesakrīt ar visu citiem mērķiem. Tā kā tu esi tā kā bišķiņ pret visiem. Un katrs vienmēr drusku atšķirīgu bildi redz. Gan savas ietekmes ziņā, gan savu potenču ziņā droši vien. Jā, nu tas ir tāds... Es domāju, ka man ir tik, bet tu varbūt nedomā, ka man ir tik. Kaut gan oficiāli mums ir Ciparos, tas tā ir. Jā, var sakot, tas ir tāds arī vientuļš. Tā uzņēmējdarbība ļoti vientuļš ceļš ir. Nu labi. Es teiktu, ka režija ir vientuļš ceļš, bet labi. Nu, varbūt, ka tur var vilkt paralēles. Tur jau parasti partneri tomēr, viss kaut kas. Nu, it kā, bet tas ir atkarīgs no cilvēka. Es droši vien, ja es varētu, es droši vien, ka līdzi ņemtu kaut kādus partnerus, jo tad ir daudz vienkāršāk. Ir forši, ir kaut ko izrunātās lietas, ir kaut kam kaut kas labāks idejas, ir kaut kam citam kaut kāda vairāk enerģijas. Tā kā es droši vien skatoties atpakaļ vairāk mēģinātu partneroties, ka tā ir... Tāpat tev tajā nekustamā īpašuma fondā, tur, kur, tāpat tev tur ir partneri. Ir partneri, bet ne pārāk. Beigās tur kaut kā tāpatās es palieku viens. Tā ir kaut kāda mana īpatnība. Kādi tev ir kriteriji, kad tu saproti, ka šim cilvēkam es varu uzticēties un es ar viņu eju daļā no kaut kādā riskā? Tie ir cilvēciskās kvalitātes. Kas ir tas, kāpēc viņam uzticies? Viens ir labi, viņam ir līdzekļi, tas cits, bet jautājums ir par cilvēciskām kvalitātēm, kad tu zini, ka tad nebūs uzmetiena, ka es varu iet ar viņu kopā. Nu, tas ir tāds sarežģīts jautājums. Tagad arī droši vien par to liecina tas, ko viņš ir darījis līdz tam. Nu, tā pieredze tieši ar to cilvēku vai viņa vēsturi. Tu analizē viņa reputāciju. Noteikti, jā. Un, man arī ar tur labākajiem draugiem ir bijis biznesa kopā, un pavisam nesen kaut kādi bija gadījumi Āzijā, kad bija jāiet ārā no biznesiem, tad bija tāds, kad es biju ļoti šokēts par kaut kādām rīcībām pat no tur labākajiem draugiem. Tā kā es vēl joprojām... Tu neiesaki taisīt biznesu ar labāko draugu? Nu, noteikti, ka labāk nē. Es teiktu, ka tas tomēr ir kaut kā radinieki un labākie draugi un nauda. Tas viss ir kaut kā, tas var ļoti sabojāt tās lietas. Šaubīgajā zonā tomēr, ja? Jā, jo tur tomēr ir katru dienu kaut kādi lēmumi, kaut kādas lietas, un tas var sabojāt tās lietas ļoti ātri. Man liekas, ka tās lietas ir jādala, ja ir iespēja. Tu esi kļūdījies bieži cilvēkos? Es bieži kļūdījos cilvēkos. Droši vien, ka... Es domāju, tādā biznesa kontekstā. Es domāju, vairāk nē nekā jā. Vairāk nē nekā... Intuīcija tev ir... Vairāk ir droši vien laba nekā nē. Arī uzņēmējiem kā tādam. Tev jau, nezinu, ja tu taisi vaļā 10 valstis, tad tev vienkārši vajag, 6, kas strādā un 5, kas nestrādā. Tev tā intuīcijai jābūt ir. Tā kā tas ir tāds interesants. Vēl interesants tāds aspekts ir, piemēram, mēs Meksikā, kad sākām darbu. Tas vēl projām, es vēlreiz varu pateikt to, ka jo tālāk ir biznesa, jo viņu sarežģītāk ir vadīt. Bet, piemēram, tur atkal interesantā tā sajūta, ka tu jau esi investējis 3 miljonus, tu redzi, ka visu laiku tie rezultāti ir slikti. Un tur atkal ir tāds interesants moments, ka tev ir kaut kādā mirklī sev jāatzīst, ka tu to investīciju pazaudēsi. Cilvēkiem ir daudz vieglāk tur katru mēnesi dot vēl 300,000 klāt ar domu, ka viņi to naudu kaut kad atgūs. Un ir ārkārtīgi grūti tos 3 miljonus nogriezt. Aizmirstam. Tā kā jā, tur ir interesants tās aspekts. Mēs zaudējām 3 miljonus. Es sapratu, kad es neredzu datus, kas liecina, kad mēs atgūsimies. Es nogriezu to nabas saiti, bet citi konkurenti tur, man liekas, ka, es nezinu, vai 20 vai 30 miljonus iztērēja, līdz viņi nogriezu to nabas saiti. Tā kā tas ir arī tāds interesants aspekts, mācēt pateikt, kad es to naudu norakstu un doties tālāk. Kā, ja? Vairs neatspēlēšos. Jā, tur tā ir tāda... Arī, tas nav viegls lēmums, bet... Bet veiksmīgs biznes, tas tomēr ietver sevi veiksmīgu komandu. Komandu izvēlēs tu. Tu arī kaut kādu psiholoģiju esi pētījis,
kādā veidā tu ko to cilvēkus skanē. Šis ir, es jūtu, ir mans komandas būs. Ir, man liekas, kaut kāds tas teiciens, dari vairāk nekā no tevis prasa, un tad tu drīz attepsies, ka tev maksā vairāk nekā tu esi vērts. Atsakot, kaut kāds, ka tas ir tas, kā es vērtēju cilvēkus. Es skatos tos, kas uzņemās vairāk nekā viņiem ir jādara, un tad es ātri viņus mēģinu paaugstināt. Tādi viņus stimulē arī. Jā, un tad viņus ieraugi. Tas nav tā, ka viņi tas strādā. Nē, tas ir droši vien, tas ir tāds rūpīgs process, kurā tu mēģini saprast. Var sakot, es redzu tos, kas ir tie darītāji, nevis, kas ir, var sakot, es kādu mirklī ticēju, ka man ir viegli arī sajaut tie, kas ir runātāji un tie, kas ir darītāji. Vienu brīdi es var uz to uzķerties tiem runātājiem, vai ne? Jā, var uzķerties uz runātājiem, bet atpazīt to, kas ir darītāji, un kad tu to saproti, tad jau ir daudz vienkāršāk. Sorry. Ja tu ej politikā gadījumā, tu taču labi saproti, ka nāks augšā uzreiz arī tas, kur bija neliels maciņu Kes Bro, kurš skaitījās, ka ir Kesenfeldam un tev, par ko jūs tur tā kā nekomentējat un aizgājat no jautājumu, bet tur bija kaut kāds skandāli. Skaidrs, ka tas tagad tur bišķi pieskārās, bet ja tu esi politikā, šis tiks izlikts tā kā, desertā, pašā priekšplānā. Jā, tas jo tur bija kaut kāds, cik es saprotu, konteksts ar nesmukumu un kaut kādu. Tur, nezinu, tas ir tāds kaut kāds, man liekas, ka tas ir kaut kāds, nezinu, pirakts raksts, kaut kas pret Aigaru gribēja kaut kādas, veikt kaut kādas sankcijas, bet tur, var sakot, tur bija kaut kāds, tā bija kaut kāda iespējams mūsu attāla investīcija, kur mēs devām kaut kādu, es jau neatceros, tas bija sen, bet vai tas bija aizdevums vai investīcija, tas bija kaut kāds uzņēmums, kas nodarbojās, ja nemaldos ar... Tur, cik es saprotu, kaut kādi franči kaut kādu piķi pačukrēju. To es nemācēšu pateikt, jo tas tā kā nebija mūsu uzņēmums. Mēs bijām investori tur, vai mēs aizdevām vai investējām, es pat tik smalki nezinu, tas bija reāli sen. Tā kā par to... Bet tu piekrīt, ka jūs tur tā kā atteicāties, ka jums tur kaut kāds sakars ar šo offshore Kes Bro, Kesenfelds Broks, tur... Jā, bet tas jau nebija pats uzņēmums, kas tur nodarbojās. Tas bija investīciju kaut kāds, var sakot, man liekas, tā bija investīcija vai aizdevums uzņēmumā, kas ar attiecīgi kaut ko tādu nodarbojās. Līdz ar to mēs jau nebijām beneficāri. Tāpēc es ne jau par to, lai tev piepisties, es tikai par to, vai tev šis būs pirmais, ko tev izvilks, jo es neko citu neredzu, jā, tā kā tajā visā telpā un visā tavā biznesa attīstībā nekādus citus nesmugus, bet šis tas, kas tur bišķi pavīdēja un ko skaidrs, ka paši pirmo izvilks, tikko tu iesi politikā. Ja tu esi droši, ka tur nekā nav sūdīgi, tad viss ok. Tiešām, zin kā, tu jau vari būt investors visādos uzņēmumos. Jautājums, vai tu esi atbildīgs, ja tu viņiem aizdod naudu vai investē, vai tu esi atbildīgs, ko tas uzņēmums dara. Tur vienkārši jautājums, kur ir tā atbildības robeža. Jā, bet tev jebkurš loģisks džeks paprasīs, vai tiešām Kes Bro ir kaut kāds uzņēmums, ar kuriem jums nav saistība, kuram jums aizdod naudu. Bet tas bija uzņēmums, kas investē, nevis uzņēmums, kas nodarbojas ar to biznesu. Okay. Tad tur bija citi cilvēki, kas ar viņu nodarbojas. Tas vienkārši bija kaut kāds kopējais investīciju uzņēmums, kurš investēja to naudu. Izsakot, tu par to esi droši, ka šis nevar radīt skandālu, kas tevi kompromitē un neļauj tev iet politikā. Nē. Un bīdīt mākslīgā intelekta ideja. Tas ir jautājums. Ja tur attiecīgi es investēju droši vien ar regularitāti, nezinu, pusgadā, es tā domāju, tad attiecīgi vai vienkārši ja tu investē naudu, vai tu atbildi arī par to, kas notiek tajos uzņēmumos? Ok. Tur ļoti konkrēti atbildēji. Labi, Armand, paldies tev. Bija prieks tev parunāt, un es tiešām tas, ko tu stāsti, izklausās huiena labi. Ja to tiešām var aizzvanīties līdz mūsu valdošajiem, kas šo ideju var bīdīt, un ka tas tiešām kā tu redzi, Latviju varētu kaut kādu grūdienu uz augšu veikt,
tas būtu superīgi. Un lai to pietiek entuziasmus, lai tajā brīdī, kad tu saskaries ar visu to ierēģu armiju, tavs entuziasmus neaplok. Un tad labi, lai viņi iestāja savu biznesu un man pofik viss. Jo es jau šobrīd sen necepos, ne par ko es uzjautrinos, vienkārši par to, kā bišķi par tādu jautru cirku. Kad es neesmu balsojis un nebalsošu, vai vairāk šīs Eiroparlamenta vēlēšanas ir tiešām, tu redzi, kas tur izpeld virspusē, kuri negrib strādāt, kuri grib saņemt normālu piķi, neko nedarot. Man šeit vienīgais veids, kā rast kaut kādu apziņu valdošajiem, tauta vairs šito neatbalsta, ir vienkārši boikotēt šīs vēlēšanas, bet maz ticams, ņemot vērā milzīgo ierēģņu armiju, ka tas tā notiks, neko darīt. Bet es tev novēlu veiksmi, jo tas, ko tu stāsti, izklausās diezgan sakrīgi un avošs izšaus. Jā, es drīzāk, viens ir boikotēt, es drīzāk aicinātu tie, kas nav vienaldzīgi kaut kā iesaistīties, atrast kaut vai, nezinu, ne pusi laiko veltīt sabiedriskajam darbam, bet vismaz kaut kādu daļu. Un tad jau, ja radīsies šādi forši cilvēki, kas redz kaut ko bišķi tālāk par savu degunu, tad arī būs kaut kāda cerība. Bet saistībā ar Eiroparlamenta vēlēšanām, kā reiz man liekas plādas darbs, ja šīs vēlēšanas tiek noboikotētas, ja valdošie saprot, ka tauta vairs tajā nepiedalās, kā reiz drīzāk izveido šīs vakums, kur viņiem ir vajadzīga beidzot tā ideja, ja? Man liekas, ka jau tur tās pēdējie skandāli, kas ir notikuši, jau ir placdarmā kaut kam jaunam. Man liekas, ka jau pietiekami daudz ir viss sašūpots un kaut kā. Viņi tur turpina rulēt. Jā, bet es domāju, sabiedrībā arvien vairāk zaudē uzticību tam un ir gatava kaut kādiem jauniem. Labi, paldies, man bija ļoti interesanti, jo es esmu tālu no visām tām. Tas jauns virziens. Jā, biznesa organizācijām. Tā, es ar tevu mīļu atļaušos noreklamēt savas sievas jauno romānu Marija Deja Vu. 2. nedēļu 1. vieta zvaigznē topā. Un reklamēt tāpēc, ka tā ir mana sieva, bet tāpēc, ka tas ir sasodīt labs romāns. Izlasiet, iesaku, būs interesanti. Paldies! Paldies mūsu labākajiem tiešsaistes spēlēm BCF Casino. Un paldies Beibaram restorānam par šīm fantastiskām telpām. Es ceru, Armands arī bieži nāk šeit pa pusdienu. Skaidrs. Ok. Paldies visiem, tiekamies nākamā pirmdienu. Paldies, Armandam. Paldies.